iepazīsties. Paldies, ka pastāstījām. Mani sauc Una. Es esmu no Bauskas. Ļoti romantiski sauc to par provinci. Nodarbojos ar aizskaru dizainu. Es esmu neglābjama optimiste un romantiķa un vispār baigi fēņķiep. Es esmu Baiba, dažreiz ļoti naiva. Ja jūs gribat saprast, par ko es runāju, tad vai nu paklausieties iepriekšējā epizodi par vācu turistu, vai arī šo epizodi par mākoņu gleznu. Man sauc Luīza Elizabete. Man patīk ceļot. Es gribētu scenari spāņu valodu. Man sako, gribu, lai es viņu iemācos. Faktiski. Man patīk ceļot. Mēs esam 3 draudzenes, un šī ir privāta saruna publiskai apskatei. Un tu vari būt mūsu 4. draugs. Man liekas, ka vīriešiem šis neinteresē. Ar šīm par ko tu runā? Aiziet, sākam. 4. epizoda ir Gaisa! 4. es gribu ar 4. cilvēku. 4. epizodi. Baibsi. Ko tu darītu, ja tu būtu vīriešu labā roka, saproti, kā gribi? Noteikti, ka pamēģināt man jā, čisti to pilnā jaudā. Uz šīs skaistās. Tu ko masturbētu noteikti. Ar šo arī beidzam. Paldies jums, ka bijāt kopā. Paldies, ka pastāstīt. Kā jūs man pazemosiet internetā? Kors. Jā. Redzi, visi to redz. Siekalas tur. Tiešām. Paldies, māsīm. Skaņa var ierakstāt. Tagad ir. Mums, mīļie draugi, ir jauns setups. Ekstra baby. Jā. Tad sajūt, ka tu pārņēmusi vadību. Jā, nē, es neesmu pārņēmusi vadību. Mēs visi esam vadītājs. Baiba, kamēr izspoguļosies, viņa arī pievērsīsies vadības kontrolas pultī. Tam ir vajadzīgs laiks. Es tā nevaru. Baiba speciāli uzlika spoguli pretī, lai viņa rādītu. Nē, muļķības. Meli. Tie ir klāji meli. Man tur priekšā nav spoguļa. Ne, bet zini kā, perfektā gadījumā būtu, ja te būtu spogulis. Es to teicu, puišiem viņi teica nepārspīlējies. To mums vajadzēja zināt. Mēs esam šeit. Es jūtos ļoti profesionāli, jā. Nu, nevis profesionāli, bet man ir vieta, kur man viss ir sarakstīts. Es arī gribu kājas likt augšu. Tas ir ērti, jā. Es tiktu kā, jā, mans one and only resource. Sādi pārtraukšu. Es sapratu, ka tev ir TikToks, viņai ir ietekmēlis un man ir horoskopa. Mums ir katrai savi. It keeps getting better. Jā, kur mēs ievācam informācijas. Nu, ne gluži svarīgāko, bet kaut kādu mums tajā brīdī. Man... Nu, tas ir tev guilty pleasure. Guilty pleasure. Tas nav gluži tā kā rekurs vāci informācija. Nu, bet kaut kāda informācija, guilty pleasure informācija tu tur ievāc. Pie manis nāca, jau tu zināji. Jo par Saltiņu un Didriksonu es uzzināju no tevis, nevis no sevis. Nu, es gan tiktu kā redzēju. Man horoskops par to nepaziņoja. Kostārā šito nepatīk. Tiktu kā uzgāju influenceri. Vārds viņai ir Heidi Klement. Un, tā kā modas influencerīt un tā. Man ļoti patīk viņas stils. Jā. Nereāli vienkārši. Tā kā, ja es skatos uz viņu, man liekas, es gribu tā ģērbties, kad man būs 63 gadi. Es jau tagad tā gribētu ģērbties. Tu vari sākt. Es varu sākt, es nemāku vēl. Bet viņai, es pašķirstīju to viņas profilu, un tad man ir 2 video, kas man izlaic, kas man riktīgi norizināja. Man likās, šito ir vērts ņemt tā kā vērā. Vērā ņemam video. Un tad es te izrakstīju arī... No vērā ņemamas sievietes. Arī no vērā ņemamas sievietes. Es izrakstīju arī dažas tā kā domu graudus, kur viņi saka, ka lietas, ko es esmu sapratusi savos 63 gados, man liekas, ka es gribu to nodot arī jums. Kāpēc skaties mani? Gribu nodot jums, bet lūr man visu. Šajā brīdī tev vairāk varbūt, bet labi, tas nav svarīgi. Un, tas nav tikai par kaut kādu vienu tēmu, tas vispār ir par dzīvi. Tātad, sāksim ar pirmo punktu, un kas man tā šeit ir pašsaprotams, mums jau sen, ja mēs jau esam tādas jau gudras, kad aizdzeršanās tā kā neko neatrisina, ballēšanās un, tā kā aizmiršanās kopā ar alkoholu, ballēšanos, vielām. Jautājums, kāpēc jūs man piedāvājāt alkoholu šodien? Tāpēc, ka darbus vajag atlaist. Bet tas nav risinājums. Tas jau nav risinājums, tas ir īslaicīgs tā kā atvieglojums. Tā to varētu nosaukt. Tā kā pīķa stundas spriedzes atlaišana. Jā, ideāli. Jo tieši šobrīd ir kādam no mums šobrīd ir pīķa stunda.
Un tas uz to brīdi. Paliks arvien labāk. Ar katru malciņu jūt, kā man piepamstāts ar vienu. Nopietni. Jā. Pagaid, pastīsies spogulī rītā. Parasti nedzer, tāpēc man daudz nevajag. Nu, priekā. Jā, nu priekā, ne, nu ko nu vairs, meitenes? Ko nu vairs? Šitā ir klasika, mēs zinām, bet... Es vēl kūku gribu. Ir forši gudri dirst. Nu, labi. Tā kā dzert vajag atbildīgi un ar prātu, un atcerēties, ka tas neko vispār neatrisina, tas tikai mazliet atvieglo uz brīdi. Nākamais, kas man ir aktuāli un ko vajadzētu iemācīties, Baiba Gramo, beidz čāpstāt. Krāt naudu ir gudri, to es gribētu arī iemācīties. Un tā. Līdz 63 gadiem gan jau Gan jau iemācīšos. Nu, kaut kādā brīdī tam ir jāpielāc. Neatrisinātas bērnības traumas tevi aizvedīs pie narcisiem. Get it? Jā, bet tas ir tas, ko es tev šodien teicu. Mums viņus vajag. Ja mums Nē, viņus mums viņus vajag. Nu, jā, lai viņi tev iztrigero tās bērnības traumas, jo tu jau dzīvo un domā, ka tev viņas nav. Bet, ja tu atrisinātu tās bērnības traumas tā kā savā ceļā, nu, apzinātos jau pirms tam, lai gan tas ir grūti. To jau nevar tā parasti. Nu, kinda jau var, ja tu ej uz terapiju. Bet, ja negribās iet uz Nē, nu, ja negribās, nu, tad Jā, tas satiecies ir- ar tad narcisiem. Ne, un tas nav tikai par Es traumētu arī caur to. iegūst jaunas traumas. Iegūst jaunas traumas, Tik ko un tā ir risināt. jāiet. tā kā. Bet tas jau nav tikai attiecībās, man tā šķiet, jebkurā cilvēkā. Mums vispār Nu jā, cilvēki bet šajā spoguļo un kontekstā man tā šķiet, Jā. nu, domāju tieši par tām attiecībām, un es pilnīgi piekrītu, nu, ka tu tā kā paļaujies uz to lovebombingu un visu to, jo tu Un, meklē kaut kādu mīlestību. Lūksim Dievu, ja nu tā Jā. gadās, tad pēc iespējas ātrāk ieraudzīt. Tik no tā vaļā, vai ne? Jā, Tas nav viegli. rock'n'rolls. Jā, turpini, Tev vajag iestarpini, starpiniekšu. tavs 5 centus. Gribam dzirdēt. Es jau gribu zināt, kas tev tajā prātā. Kas tad nu tik svarīgs sakāms pēkšņi, lai pārtrauktu šo podkāstu? Ko tad tu gribēji vēl? Lūdzu, atvainojiet. Es kā tev, man vairs nav liekas, ka man bija kaut Nu, kas saki. Nē, vienkārši. Man liekas, tagad tik ļoti daudz runā par to, ka tur bērnības traumas un tur iekšējais bērns un tur visi triggeri un tā. Un tad vienkārši citreiz liekas, tā kā nevar vienkārši normāli dzīvot. Nē, nu var. Tā kā var, tā kā bez tām huņām atvainojos. tā kā- Nevar. Jo man citreiz, tā kā man jau vārds bērnības trauma jau ir triggers. Tā kā es vairs nevaru. tāpat kā noklausīties. manifestēšana. Nu, Šādi būsim kā vārds atklāti. Man tā triggers. šķiet, ka mēs visas viņas tāpat nevaram izārstēt. Un tas arī gan jau nav vajadzīgs. Bet, nu, tik galā ar tām, kas ir tās noteicošās, kas tev traucē dzīvē kustēties uz priekšu. Jo es vienu brīdi sakoju vienai meičai, un viņa katru reizi tā kā lika iekšā, kā viņa tur hīlo sevi. Viņa sevi dziedina visu laiku tur, un visu laiku visādi Ja tu dzirdēji teikumu tikai, ka viņa lika sevi iekšā, tāpēc es... Oh my God. Kas? Es mēģinu atcerēties teikumu, ko es teicu. Kad viņa Nu, visu laiku. lejuplādēja video internetā, kā viņa sevi dziedina. Es vienkārši negribu iztragarot Baibu šitos ten Baibā vienkārši. noslietas šodien. Es esmu viena, par ko es citu varu domāt. Ļaujiet izklaidēties. Singlani. Nu jā. Nu jā, un tad tā kā tev visu laiku, viss praksa ir par dziedināšanos tik daudz, ka man liekas, is it not too much at one point? Bet Tā tas Nu, ir, es piekrītu, ka tas ir kaut kādā brīdī, liekas, cik kā- var. Tas Nu, ir tas pats, kas par cik daudz attīrīšanos tagad. Jā. Taisīsim, man patīk arī reiz, bet tad, kad es jau pa daudz apkārt dzirdu serpentu dzīšanu, sulu kūras, tādas ēšanas, šitādas, tikai gaļu, tikai tā. Nu, tā kā, cik bieži un daudz vajag attīrīties. Pietiek ar vienreiz. Mēnesī. Gadā. Nezinu, Nu, jā. Nu, Nu jā. tas ir ar visu, bet varbūt tam cilvēkam tieši vajag. Nē, nu, zin kā, nu, manā dzīvē, manā pieredzē ir bijis tā, ka tā hīlošana notiek viļņveidīgi. Tev uznāk kaut kas uz augšu, tu to izstrādā, un tad tu dzīvo kaut kādu brīdi, nu, jā, ir diezgan zēbis. Un tā, tad nāk kaut kāds cits vilnis, un tu jau paliec arvien labāks, arvien pašpārliecinātāks par sevi un savu spēju tikt ar visiem šiem, nu, tā kā triggeriem galā. Tu sāc palikt apzinātāks, tu zini, kā konkrētā brīdī tev ir jārēģē uz savām emocijām un kā ar viņām jātiek galā. Nu, tā kā
Tas paliek vieglāk ar gadiem. Bet tev jau arī, es domāju, ir tas pats, kad par jebko vienu, pat, kad vispār kādu informāciju uzsūc, tu vienā brīdī riktīgi tā kā ieciklējies to, un tad tev jau ir tik daudz kapnīku, un tu vienkārši palaid vaļā, un tu tas vieglāk dzīvot šitā. Neko nezinot, neko vienkārši savāt. Un tad es jau šobrīd to esmu ievērojusi, es cenšos piespiest lasīt ezotēriskās grāmatas. Sāku lasīt, man šito nevajag, kaut gan es ļoti tam visam ticu un piekrītu, bet šajā brīdī man ir tā kā pārāk pilna galva ar visu. Tad, kad man tas viss nosēdīsies, tad būšu gatava jaunai informācijai. Un pie tās nosēšanās, man liekas, zemapziņā kaut kas mainās. Kad atnāk kaut kāds klikšķis. Nākamais punkts, kas bija tajā video, ir ceļojumi ir vērtīgāki par dizaineru somām un apaviem. Bet vai tu mēs jau to nezinām? Yes. Mēs to zinām. Man patīk šī doma, un es, protams, kad labāk aizbrauktu... Man patīk arī dizaineru somiņas. Protams, ka es labāk aizbrauktu ceļojumā un, tā kā... Ar dizaineru somiņas. Vai nopirktu tur dizaineru uz Milānas neatteiktas? Ja mēs tā runājam, tad jā, bet vispār, tā kā es gribētu, lai man kādreiz kādā posmā manā dzīvē, es nezinu, no kurienes tas ir, man ir kaut kāds šitas sapnis, kad man pieder Pradas soma. Tā kā the real thing no Milānas tā salona, tā kā no tās Milānas tās galerijas, tur tas veikals Pradas. Cik maksā Pradas somas? 1000 vairāk, kas tur cits var būt? Nieks vien ir. Nē, pļāviens jūrā, es tev pateikšu. Nē, citreiz man tā kā arī liekas, tur gaisā kaut kādas somiņas, bet saprotu, ka īstenībā tās summas nav nemaz tik lielas. Es neesmu pētījusi, man nekas no tie dizaineriem tā kā tik ļoti nesaist, kā Prada. No tiem lielajiem vārdiem. Man ir, protams, tādi mazāki un ikdienas apģērbi, bet... Cartier vai es nezinu, kaut jā, nekad nav saistījis. Tātad, un nākamais arī nenormāli labs punkts man tā šeit. People pleasings ir slimība. Jā. Šireiz vēl... Konkrēta. Es gribu... var iztulkot latviski? Tā kā cilvēku pielūgšana, izpatikšana cilvēkiem. People pleasing. Izdabāšana citiem ir slimība. Man liekas, ka man ir pretējā problēma. Man ir ļoti... Ka tu met mīkstu. Jā, man ir ļoti dziļi vienalga. Perfekti. Tas ir perfekti, bet tas nav perfekti. Paskaidro. Jā. Lūdzu, smalkāk. Ar šo domu graudu. Jā. Nē, varbūt tas ir... jā, bet es nezinu, man ir... vienalga. Bet tev nav. Es neesmu redzējis, ka tev ir vienalga pieņemsim pret mani kaut kādās lietās. Nē, manā uztverē tas people pleasings izpaužās tā, ka tu tā kā kaut ko, tu saproti, ka tu negribi to darīt, un tev vispār tas nedara, un tev īstenībā pat arī neinteresē. Bet man liekas, Luīza tiešām nav tāda. Viņa to arī nedarītu. Luīza čistirps cilvēks. Tu tiešām neesi. Bet tad jau viņai nav tā slimība. Jā. Es gribētu teikt, ka es esmu viņu izārstējusi. Jo man tieši, kad klausos cilvēkiem, kuriem ir people pleasings, un tas... Man tieši gribētos, lai es man vairāk rūpētu otra cilvēka kaut kādu. Man liekas, ka man ir riktīgi, bet man viņš atkal ir tāds, tas pat nav par to, man ir otrādāk. Man daudz, man bijušais vīrs teica, kāpēc tu visām pudelēm par korķi? Tāpēc, ka es varu, es gribu, mans ir tik jautri, tā kā man tas nesagādā grūtības, ja es redzu, ka es varu palīdzēt, man liekas, ka es varu, man tam ir enerģija, spēks, resursi, viss pārējais. Bet tu to nedari, lai apmierinātu kaut kādu savu ego un nejustos noderīgi un piederīgi? Nē, ja man gribēs, tad es daru, ja negribēs, tad es nedaru, bet pārsvarā man... Kaut kādā ziņā people... jā, tas laikam... Bet man vienkārši vienmēr liekas, ka tie cilvēki, kas ir people pleasing, tā kā viņi padara dzīvi skaistāku. Jo viņi tā kā... Man liekas, arī viņiem ir jābūt. Jā, vienkārši varbūt ne slimīgā līmenī. Es nezinu, piemēram... man liekas, ka tas ir slikti, ja tu sāc darīt sev pāri. Jā. Un tu neklausies sevī, bet tu tā kā dari, tāpēc, ka tev prasa. Te ir tas āķis, ka tev tas dara prieku. Jā. Kamēr tev tas dara prieku. Jo es nesaprotu to, kāpēc, ja es negribu kādam kaut ko, nezinu, es nezinu, kaut ko darīt, tad es vienkārši nedarīšu. Un tā kā man tas vienkārši, es nevaru iedomāties, kā es tā kā... tā kā tam otram cilvēkam pašam nebūs patīkami. Tad ir vēl viens, ar ko es īstenībā tiku galā, jo man bija tas priekšstats, kad kāds man atnāks, atķers baltā zirgā un izglābs. Bet, neviens tev nenāks un neglābs. Tev pašam ir tā kā...
Bet jā, man ar šito bija riktīgi jātiek galā, tāpēc, kad es ļoti arī romantizēju visas tās, noteikti multens, tajā skaitā no bērndienām, un tālāk arī filmas es biju saskatījusies, ka ir jābūt tam princim. Man liekas, mēs jau iepriekšējos podkastos par to runājām, kad, man liekas, sievietēm tā kā to jau ieliek galvā jau no bērnības. Jā. No multinēm, no bērnu filmām, no Tas Disney filmām. Ko es gribēju. Un arī no pieaugušo filmām, tā kā seriāliem. Tā kā vienmēr būs tas vīrietis, kurš atnāks un atrisinās tos dzīves problēmas. Jā. Un tad mēs tā kā nevaram kaut kādā ziņā pārmest sev, kad mums tā kā liekas, ka tas tā vienkārši notiks. Jo tā kā mums tas ir ieprogrammēts, ka mums... Jā, bet to programmu laikam vajadzētu tā kā, dabūt ārā no savas galvas. Apzināties un saprast un izstrādāt. Un tā kā, būs grūtāk dzīvot, ja tu ar tādu programmu dzīvos. Nē, un vēl ir otrs, varbūt tas nebūs tā, kā mums ir iedomāts, ka var arī atnākt mistīs, bet vienkārši jāiemācās varbūt palūgt, ja vajag to palīdzību. Ja, piemēram, ja mēs skatāmies tās, kur tā bija tā filma, tā poļu, tā seksa filma. Viņi vispār nolaupīja. Viņi reāli nolaupīja. Bet tas bija tik skaisti un seksīgi, tāpēc, ka viņam bija daudz naudas, un viņš bija attraktīvs. Tas pats, kas 50 Shades of Grey. Bet that's it, ja viņam ir minimālā alga Latvijā, un viņš tā izrīkojās, viņš būtu mentenē pirmajās 5 dienās. Pātagu. Nezinu, vai tā patikt. Diez vai. Nauda tā kā nozīmē to, kad... glorificē uzreiz visu padara tādu. Jā, to visu. Un liekas, vai sit man, ja tev ir 1000 bankā, sit man. Bet ja sit, tad mīlai, tad nē. Bet pagaid, tajā poļu filmā viņam jau nebija, viņš jau nesita viņu. Nē, viņš tikai ar padauzu viņas priekšā pārgulēja. Jā, tas jau bija ķip seksīgi pažņauts. Nē, tas nebija tā ķip tā kā es tevi... Nē, tur bija arī vardarbīgs, tur tās sēdes man tās šķiet. Man liekas, aizmīgi. Tas tevi neuzskačāja. Tieši tik interesanti filmu. Nē, viņas man ar Loretu abas divas saka, tev obligāti ceļojumā. Tev obligāti jānoskatās. Es skatos, es negribu šīs abas aizmiegu. Nākošā. Ievilka, jā. Frančīzē. Tā filma nemaz nebija tik traka. Jā, nekā tur tāda. Jā. Tā pagaid, kuras paliku. Ka nenāks, neatjās tas princis. Gadās meitenēm visādi, un noteikti, kad ir tas princis, kas atjāja vai atbrauc Lamborghini, un bum, viņš tev mīl, un viņš atrisina visas tavas dzīves problēmas. Bet man liekas, ka... Bet uz to nevajadzētu paļauties. Zinu, ko es sev sapratu. Man pat dzīvē ir gadījies tā, kad... kaut kāda, es neatceros, par ko man bija, bet man sākās baigais, ka man vienkārši vajadzēja kaut kur likties un kaut ko sākt darīt. Un es atceros, es Nikitam rakstu, es saku, visi ieplānojam DJ kursus, tur bezmazai nedēļā 2, 3 reizes. Un viņš saka, sorry, es tur šonedēļ, tā kā, nevar uz nākošo pārliekam vai kaut ko. Un es sapratu, ka visums liek ar šo tikt galā pašai. Es tieši tajā brīdī sapratu, ka es gribu meklēt kaut kur aizbēgt, darot kaut kādu lietu, un tas nav risinājums. Un tad es sapratu, ka pat, ja tu mēģināsi, ja nevajadzēs, tad... Jo man ir gadījies, es nezinu, tur uzrakstīt Luīzai, tieši kaut kādā brīdī rakstu, un viņa neatbild. Viņa neatbild 5 stundas, jo viņai gan jau ir gulētiešanas laika. I'm not a people pleaser, so... Nē, tu don't expect me to... Nē, un tas ir par to, ka viņa vienkārši pat nav izlasījusi tos. Viņa visdrīzāk viņa guļ. Es nezinu. Un tad, ir reize, kad es vienkārši ieraugu notifications, bet viņa neatver vaļā. Jā, viņai nav enerģijas priekš tā notifikēšana. Viņa ir pohoja. Tad tu saproti, ka tu esi tur dzīves krīzes lielākajā brīdī. Zini, kā man telefons ir bieži vien pie rokas. Raksti man. Tas bija sen tā vairs nav taisnība, bet es zināšu. Jo es no jums visām 3 esmu tā, kas čista pacels telefonu. Jā, fakti. Tā tiešām ir. Tas nav jauki. Jo tu esi people pleasers. Nē, es neesmu people pleasers, es vienkārši esmu uz sakariem. Bet tā ir tā mūsdienu jauna telefona. Tāpēc, ka mums ir sava dzīve arī bez telefona. Ai, dirst. Mums pietiek ar savām lietām. Es vienkārši negribu atbildēt. Luīzai nav savu dzīvi bez telefona. Es atkal vakar vai aizvakar, liekas, visu dienu lieku, strādāju ar klientiem, lieku skrops to kaut ko, un es šķīstu tā kā, ko tāds klusums, un es ņemu to telefonu, tiešām neviens pat vienu ziņu nevar uzrakstīt. Es nezinu, ko es gaidīju, bet man vienkārši gribējās, lai kāds atsūta. Tu ieliec Instagramā postu.
Nu, bet izmisums augstākajā pakāpē. Bet tas vairs nenāk no sirds. Jā, nu. Kā, nu, bet, ja gribēs to Nē, es negribu, validation, bet es jau negribu aizmirst kā latvisku vārds. Bet tur tas Atzinību. Tur tas joks, ka es negribu tā uzprasīties, jo tas vairs neko, tas ir tāpat kā, apreci mani. Nu, tā kā uzprasīties. Es gribu, lai tas nāk tā kā dabiski, un tad es saprotu, ka dabiski nevienam tajā Lai dienā dabiski nenāc. kādam interesē, kā tev ir. Jā, lai dabiski kāds iedomājas, tā kā, kā viņi ir. Jo šireiz tas pats, kas saka, tā kā tu nevari sagaidīt no vīrieša, ja tu viņam nepasaki tā kā to, ko tu gribi no viņa. Bet tā kā- Diršana. Bet, Viņam jānolasa. piemēram, ja es tev pateikšu, tā kā es gribu, lai tu man uzdāvini puķis, un nākošajā dienā viņš uzdāvinās puķis. Riebīgākais, kas Tas tā kā- Tas riebīgākais. vispār nedos tā kā Mīkstie nekādu tādi, satisfaction. Tā kā to, Es ātri gribēju iestiprināt. Nu, ja jau mēs uzprasamies, tad kāds ir jūsu tāds īsais, ātrais, mazais sapnis par to, kā jūs gribētu, lai vīrietis jūs pārsteidz? Es pateikšu savējo, es tiešām gribētu tā kā filmās, lai nopērk kleitu, noliek kasti un saka 8 esi lejā šajā, un tur viss kurpes kleita, tā kā es uzvalku, jo to ir izvēlējis viņš grib man tādu redzēt, un tur lejā viņš ir atbraucis, es nezinu, kur mēs braucam. Sapratāt domu? Jā, tas ir arī, arī es varētu pie šī pievienoties, bet man laikam, nu tagad pirmais, kad tu pajautāji to jautājumu, man pirmais ienāca prātā, kad es gribētu, lai man uzrīko tā kā legit dzimšanas dienas pārsteiguma ballīti, kur ir visas manējās meitenes, visi mani rādi. Nu, ka tas ir tāds, kad jāzvezdā, ja? Sapratāt domu? Kad es ierodos un es nezināju, un tur viss man abara mīls. Nu jā, kad man tā kā ceļ saulītē, un mēs svinam tos svētkus, un ir visi mani cilvēki blakām. Es gribētu tādu pārsteigumu. Tagad tev būtu, piemēram, es atceros, kad es taisīju, un tad tam, kam es teicu, bet man nepatīk. Man ļoti patīk pārsteigumi. Nu, Labi pārsteigumi man ļoti patīk. Līdz. Es gribu zināt, ko es vēl gribu. Man patīk. tā kā, Nu, jau es gribu 2 lietas. Kas būs 3? Nu. tad, kad piemēram, tā kā tev ir zemes tur emocionālais stāvoklis, ja? Un tad viņš vienkārši tāds, es redzu, ka tev vajag atbūt. Es nopirku mums biļetes kaut kur siltu. Nu jā, mēs visi gribam 3 lietas. 3. Lūdzu, 3 Un 4. pārsteigumus. Izdomājiet paši no sirds. Lai mums nav jāsaka. Bet nu. tie visi tie pārsteigumi, viņi, man liekas, arī ir īpaši tajos brīžos, tad, kad tu esi to vēlmi kaut kad izteicis. Nu, jebko tā kā. Nu, kaut kā starp citu kaut kad minējis, un Jā. tad viņš tā kā vēlāk Jā. nolas telpu un saprot, ka šis ir īstais brīdis. Jā. Piemēram, man garšo arbūzi, gribu arbūzi, bet es nevaru tā kā atrast, jo es ar mašīnu nebraucu. Un tad tā kā Jā. sapirkt arbūzi. Simple things. Jā, nu, tas laikam. Silly little things. Jā, aizdomājas, protams. Vienkārši patīkam, ka Jā. Nereāli čurā. Atkal. dodies. Nu, dodies. Es tev Bet arī es neslēgšu aizdošos. pauzi. Jā. Es arī Bet jūs aizskriešu. varat... Es arī Ej, aizskriešu, teikt, man es čurā paēdīšu. Paēd. Kāda atklāsme vēl pie šīs tēmas, ko mēs iepriekš apspriedām, atnāca man, kad īstenībā mēs varētu uztaisīt tādu spikaru. Nu kā, ir džeki, kuriem ir grūti izdomāt lietas. Nu, loģiski, viņš ir pārņēmies ar darbiem, un viņam romantiskais gēns ir 0,001%. Bet gribās to sievieti mīlēt un mīlēt viņu pareizi. Tā kā viņi. Un tad mēs varētu uztaisīt spikaru, tāpēc mums meitenes, kuras mūs varbūt klausās arī, tad var ierakstīt komentāros Man liekas, savus pārsteigumus. Vislielākais Kurš gribās? spikers ir vienkārši ieklausies. Jo sievietes... Jā, bet dažreiz tas ir grūti. Bet viņas jau saka, ko viņas grib. Nu, ne visas. Jo gribās jau, lai viņi paši izdomā. Nu, gribās jau, lai džeki paši tā kā pats domā. Jā, kas ir nevar izdomāt, Jā. cik tev gadi? Tu mani nemīli. Pierādi, ka tu mani mīli. Jā, izdomā pārsteigumu. Un tad viņš atnes roltonu, jo tas ir viņa varbūt mīļākais ēdiens. Un tā ir Jā. viņa mīlestības valoda. Un tu nevari dusmoties, jo viņš raka to Viņš to pierādīja. Viņš to pierādīja. Nu, ot, labi. Tad tālāk. Ejam tālāk. Jā. Viss labi? Sakārtoji sevi. Jā, laikam. Jā. Nu, kaut kā tā. Šitas man ļoti patika, jo Cik vēl viņi ir daudz? Nav daudz. Jā. Nu, ātri.
Šitā interesanti, man patīk. Jā. Neviens tevi nespēja salauzt. Kā jūs to saprotat? Es to saprotu tieši tā, cik mēs atļaujam. Okay. Labi, tu uzēd. Bet kā es šito saprotu? Nu, ir tik ļoti daudz apkārt dzirdēts, tur salauza sirdi un viss, un es nezinu, kā tālāk dzīvot, un cilvēki tiešām arī tur mēģina izdarīt pašnāvības, kaut gan es ceru, ka tā nav, bet, nu, tas gan jau, ka notiek arī, nu, tā kā ārpus man burbuļu. Un man liekas, ka tā nedrīkst darīt, ka tā ir tā atbildības novelšana uz to citu personu. Yes. Jā, ir sāpīgi. Nu, tā kā, jā, loģiski. Kaut kas nomirst, nu, tā kā ir jāsēro, ir jāizsāp. Bet tas nenozīmē to, ka tu tagad esi salauzts, sačakarēts un zemāks pa zāli, un tu neko tā kā nenozīmē pasaulē. Tāpēc mēs nevaram teikt, kad mēs esam salaužami un ka kāds cits ir tev tā kā neatgriezeniski nodarījis pāri. Nē, man patīk tas teikums, mūs var salauzt tikai tik ļoti, cik mēs atļaujam. Nē, jā. Un tā arī ir. Jā. Bet. Nē, bet tas gan jau ir, tas ir no tām neizstrādātajām. Nē, bet tad, kad tu esi. Mēs tā kā runājam, bet tajā pašā laikā mēs visi esam salūzuši. Nē, esam, un es aizvien turpinu lūst. Damage goods. Paldies. Varbūt mums ir jāsalūst, lai paliktu spēcīgāks, bet, nu, nē, tas notiek, bet tas ir tas teikums, tik, cik atļaujam, man liekas, katru reizi cilvēki rūda. Jā, tu saki tik, cik atļaujam, bet man uzreiz prātā ir tas, ka tas iedod tev kaut kādu robežu, līdz kurai tu atveries, jo man liekas, ka ja tu atveries pilnībā, nu kā, nu, tu uzticies, tu mīli, tu cieni, tu tur visu kaut ko esi gatavs darīt, ja lai tur tev un otram tur būtu labāk. Nu, un tu kā nevari nospraust tādu robežu, kad, nu labi, es tev tagad līdz šejienai tikai atvēršos, jo, ja es atvēršos vairāk, un ja tu kaut ko izdarīsi ne tā, tad es salūzīšu. Nē, es sapratu domu, bet no manas puses vairāk ir domāts, tā kā es atturos pilnībā, es esmu tik atklāta un daru arī otram tik atklāti, cik varu, bet es pieņemu, ka viņš arī var sačakarēt. Man ir. Drīkstu? No. Visi cilvēki tev pievils. Tev ir tikai jāatrod, kurš ir tā vērts. Nu, āmen, šis ir tas teikums, ko es visu laiku saku. Tas ir tad, kad arī mēs runājam par sarkanajiem karodziņiem. Šis ir tas, ko man brālis pateica, kas man ļoti, ļoti patika. Vienmēr būs lietas, kas tev triggerēs otrā. Atrod to, kuras sarkanos karodziņus tu vari izturēt. Tas arī ir viss. Jā. Mūsos visā arī tevī ir sarkanie karogi. Arī mani un tevī vispār. Man ir tikai viens liels zaļš karoks. Nezinu, man patīk, ka es Luīzai aizsūtīju to ziņu. Luīza, problēma ir tevī. Tāpēc, kad horoskopa zīmē jaunavas ir visgrūtāk mīlamie cilvēki. Ai, muļķības. Es ticu, pilnīgi taisnība. Nē, muļķības. Luīza, es tev mīlu bez problēmām. Zīvis bija aptuveni 3. vietā, kā visvieglāk mīlamie cilvēki, jo mēs esam tik people pleasing. Tik viegli. Jā, arī fakti. Piekrītu. Jā. Nu, un tieši tāpēc iespējams arī ir tik viegli. Man bija kaut kāds teikums, ko es gribēju pateikt. Aiziet. Esmu piecārsies. Nāc ārā. Aiziet. Ko tu tikko nolasīji? Neviens tev nespēja salauzt. Viņa ko domāju? Viņa iepriekš jau skatījās pa kontrolēju, tā kā. Un tagad viņa atkal. Okay. Man nav ko teikt. Jūs kaut ko tur runājāt, tad es kaut ko gribēju pateikt, bet okay. Nu labi, nākamais. 80%. Nu labi, pagaidīs, smējamies. Smiešanās pauze. Uzturiet, lūdzu, nopietni. Man ir vēl daži punkti. Es uztveru, bet es... Tagad tu jūti, kā tas ir. Ar tu pusstundu par... Varbūt tas ir vidējā cilvēka, tas... Kā viņš saka? Tas ir vidējā cilvēka. Nu, tā kā baiba, tad, kad sēdēja vidū, tad viņi visu laiku tā kā nedēļa. Tas ir vidējā cilvēka liktenis lāsts. Sēdi tur un ciet tagad. Jā, nē, nav nevainas. Man patīk viņdiņā būt. Man patīk būt zviesdai. Man patīk būt uzmanības centrā. Nu tad stāsti. Tātad. Nākamais. 80% lietu, par kurām uztraucies, nenotiks.
Jā. Taisnība. Tāpēc, ka mums ir falšie scenāriji galvā, un mēs sev iestāstam kaut Es kāds dzīvoju pilnīgs no sūdus. tiem falšiem scenārijiem. Atraugājies, ja? Es gribēju skaļi, bet man ir pārāk skaisti. Kleita neļauj šodien. Vai viņi, bet var jau izskatot ārā, bet tomēr baudījums ausīm būtu skaists. Nu labi, ja man nāks Nākamreiz. tad nākoši. Un mana opim bija ļoti labs teiciens, kas noteikti nenāk no viņu. Tas teiciens ir tik vecs kā pasaule tā, kad 85% no lietām atrisinās pašas. Tātad tomēr ir kāds, kas nāk palīgā, tikai mums neredzamā līmenī. Jā, nu veiksmes faktors un līdz cilvēki un, nu, Kaut noteikti kaut kāds visums un viss. 80% no katru bija tiem scenārijiem, ka viņi tā kā nepiepildās. Jā. Tad jau loģiski, kāpēc 80%. Nu, kas tur bija rakstīts? Līdzi ir tipsī. 85% lietu, par kurām tu uztraucies, nenotiks. Nenotiks. Nu, tā kā tu Un tas, ko tavs ops teica? 85% no lietām atrisinās pašas. Atrisināsies pašas, jo 82% no tām vienkārši nenotiks, jo viņas noteikti tavā galvā gerit. Un tāpēc viņas arī atrisinās. Nu jā, jo viņi tur nav ko risināt. Tā kā jūs noteikti tavā galvā. Un loģiski, tu esi piedzērsies, bet tik loģiski, ka pastāst vēl kaut ko. Nē, bet tiešām. Mani doma graudu nākā. Un iedomājies, tu saproti, ka tās lietas nemaz nav notikušas, bet tev galvā liekas, kā tas tā mistiski atrisinājās. Nē, nu jums ir tā, ka jūs ejat gulēt, un tad jūs tā kā esat uz tās miega, nu tās robežas, un tad jums galvā notiek visādas briesmu lietas, kur jūs izdomājat kaut kādas, nu, briesmīgas scenārijas, un tāpēc jā. es lasu ietekmeli. Jo tur ir visbriesmīgākie scenāriji. Nē, ne, tur ir cita dzīves scenārija, tev par saviem nav jādomā. Jo, zin kā, ja man galvā ir pilna galva ar maniem dzīves scenārijiem, tad es Kāpēc tad tu piedrazo galvu ar svešiem dzīves scenārijiem? Nē, nu tie jau viņai palīdz iemigt. Nu jā, jo citāds nevar aizmigt. Citi skatās, es tāpat kā nesaprotu, citi skatās slepkavību tos kaut kāds detektīvus vai Tas ir īstenībā ļoti populāri. vai airplane crashes un viss šeit. Bet tas ir īstenībā tik I don't slimīgi, want to get it. jo sievietes reāli tā kā seksualizē tos vīriešus, kas nodara tā kā lietas. Nu, reāli. Kurus vīriešus seksualizē? Nu, tā kā, zin kā, sievietes, kuras skatās to Slepkavu? true crime, Jā. viņas reāli tā kā, piemēram, tas Āķi pat Teds Bandijs riktīgi Jā, afigenais viņš džeks. tik- Nē, tik- paldies. tā kā, it's fucking crazy. Es, Kur ir tuvākā baznīca? Disgusting. Nē, Ejam nu, bet tālāk. tā kā, kad ir tā kā, nu, kur cilvēki raksta, tā kā, Dievs, ja viņš man tur, es tur, tā kā, ja Nē, nu, viņš ķipā, tāds- ir šitie scenāriji arī, nu, stulps scenārijs, bet, nu, pieņemsim, kad, nu, sieviete vien pat iet mājās, ja pa tumšu ielu, un tu iedomājies, ka tev iet nāk aiz muguras kaut kāds ļaundars, ja, nu, viņš tev tur grib varot, apzakt vai vienalga, ko izdarīt. Un tad tā sieviete, nu, tā kā iedomājoties par to, man liekas, saka, Dievs, cik forši es ļautos, es viņam tur vēl teikt, ņem man visu, vēl kaut ko, man liekas, Bet esot Bitch, tā, what? tāpēc, ka esot tā Kas viena no ir? tieksmēm, man bija tie Tas latviešu ir filmā fetiši, apspēlēts. ne? Tā Fetis ir kā- viens no fetišiem. Jā, Tie latviešu filmā bija pat apspēlēts. Tā kā, nu, kas ir, ko tu gribi? Es gribu, lai tu man uzbrūc. Un tā kā, Nē, nu labi, apspēlēt to ar savu partneri, tas ir pavisam bet savādāk viņa- nekā Nē, sapņot par to, lai viņa tev negrib, ir lai tas viņa jocīgais. tieši to negribēja, lai to dara partneris. Viņa grib, lai ir tas jocīgais zaglis vai varotājs vai vēl kaut kas. Ne, vai arī nebija tā, ka viņi gribēja, lai tas ir viņš, bet lai viņi Lai viņi nezina, ka nezin- tas ir viņš. Bet Sapratu. kopumā, nu, tāpēc, ka viņi bija attiecībās, bet pēc tā viss es sapratu, ka viņi vienkārši gribētu, lai Creepy. tas nozīmē tikai to, ka tiem, kas to grib Vai izdarīt, kā, kā tur bija tās bērnības traumas, ir Jā, jāizvērst. kas, nē, nu tiešām. Aiziešana nav tā pati, kas padošanās. Translate. Nu, kādā Aiziešana nav tā situācijā? pati, kas padošanās. Nu, vienalga kādā situācijā. Iedod piemēru. Nu, pieņemsim, es un mana augstskola. Mīkstā. Aizgāja. Aiz... Padevies. Jā. Neizturēji Bija spriedzi. Ja? Moša aiziet būtu un ļaujiet man izteikties, vai kas ir? Kas ir nepatīk draudzeņu uzklupi? Nu, baigi, nē. Bet, Man liekas, tev vajadzēja pabeigt to skolu. jā, Tev tie- nebija Bļā, nu, tāds bērns. soko! Tā tad aiziešana nav tā pati, kas padošanās.
Labi, to par manu augstskolu varbūt izskatu ārā. Es to negribu taisnoties visai Latvijai. Nē, ko sekundes uzbrauciens var. Bet, zin kā, ja mēs skatāmies, cik daudzi uzsāk augstskolu un cik daudzi beidz augstskolu. Nu jā, arī. Bet labi, manā ir gadījumā tāda stāsts ir aktuāla par to, kad es uzsāku savas gaitas augstskolā, tāpēc, ka man pietrūka zināšanas. 2 gadu laikā es tās zināšanas iegūtu tik, cik man vajag, un man dzīves ceļš pavērtās pavisam citādāk, kā es biju to plānojusi. Jā, tas nebija iespējams, bet tā arī bija. Es atkal eju prom. Jā, un tas jau, kad es aizgāju studēt jau vēlākā vecumā. Ja man atkal pietrūkst kaut kas, es zināšu, kur to meklēt, un kad man būs motivācija to darīt. Bet šobrīd es atvainojiet plēst dirsu, lai es uzrakstītu tos visus darbus, rakstu darbus un ūdenlietu. Tad lietas līdz galam novest negribas. Nē, novest lietas līdz galam ir forši, ja tev tās kaut ko nozīmē. Nu jā, tas jau ir visā. Un tāpēc es neuzskatu, ka es esmu padavusies, es vienkārši izvēlējos prioritātes, es izvēlējos sevi nelaust un nemocīt un kāds bija tās prioritātes tajā laikā? Darbs. Tā, paldies darbam. Bet tā jau ir nesūdzos. Pārsvarā jau viss pirmajos 2 gados sāk praksi, sāk strādāt. Nu jā, tajā tēmā, jo tu esi manā gadījumā vēl pa vidu bija Covid, kas tās mācības vēl to darāmo darbu un prioritāšu sarakstā pazemināja, jo nebija vairs klātienes lekcijas, tās online lekcijas apmeklējot, es neredzēju jēgu baigi viņas apmeklēt, jo es esmu klātienes cilvēks. Un tāpēc, jā, draugi, aiziešana nav tāpat, kas padošanās. Protams, jāskatās pēc situācijām, un es neiesaku nevienam tagad, ja paliek grūti uzreiz skriet projām. Bet, jo Una tā teica. Nē, tā nevajag darīt. Una meitene no podcastu, paldies, ka pastāstīji. Bet vienkārši vajag izvērtēt prioritātes lietas, kas ir svarīgas, un vispār paskatīties no malas, kāda ir mērķi, kāpēc tu to dari, un kādu pienesumu tev tas viss dod un nes. Kamais nav tādas lietas kā otra pusīte. Tu jau esi veselums. Jā. Bum. Trigeri tev norāda, kas tev sevī vēl jādziedina. Tālāk. Neuztver lietas personīgi. Bieži vien tas nav stāsts par tevi. Man šo dažreiz ir grūti. Lietas uztver personīgi. Jā, un tu saki, ka tu neesi people pleasers. Tas ir tik interesanti, ka tu pati visas lietas uztver personīgi, bet tu arī citiem saki tikpat personīgi. Bet šitā ir lieta. Jā, un tas ir par čaukeri. Šitā ir lieta, kas ir jāmācās. Tev ir ērti? Bet man arī visu laiku gribēs, man visu laiku kā izgribējās te uzlikt, kaut kā, jo liekas. Lieciet, kur jūs viņus gribat. Bet man šitas arī ir jāmācās, jo man liekas, labi, ja tu esi sūdīgi izdarījis un kāds uz tevi dusmojās, tad tas kinda ir, ņem to personīgi. Bet, ja tev uz ielas uzbļauj cilvēks par to, ka tev ir kaut kāds, pieņemsim, nespuks mētels, tas nav stāsts par tevi vispār nemaz. Jā! Jā, es šito, pagaidzi tev šito stāstīju, vai ne? Tu izstāstīji? Es Luīzai šito stāstīju, tā kā es vēl dzīvoju tur, kur es dzīvoju. Jā, un es Milgrāvijā Maksimā aizgāju. Bet jau, man kā empātei es zinu savas kļūdas, ko es izdarīju. Pulkstens bez 10. Bet tie nav attaisnojumi. Tie nav attaisnojumi, es zinu. Bet es zinu, ka es ieiešu iekšā un 100% dabūšu pa muti no kāda, kad es pēdējā brīdī. Kad būs nepatīkamie skatieni vai kaut kas tāds. Un es ieeju iekšā un paņem ātri visu, ko vajag. Kaut ko es tur vēl skatos, un viena jau iet, ko tu skaties ārā, bet ka jāiet ārā. Un tad tajā brīdī man likās, ka viņi varbūt nav tur tā veikala, tur vadītāji vai kaut ko, es tiešām nezinu. Un tagad vispār man tā diena bija tāda, es tur tādā stresiņā stāvu, skatos, kā tur ir jānomaksā vai vēl kaut kas, un pēkšņi dzirdu, ka pret mani, bet, krieviski, es krievu valodu slikti saprotu, jo īpaši, ja tā ir vēl, tā kā es nepiefiksēju uzreiz, ka tas ir uz mani vērsts. Bet tad ir dura, pilnīgi, kaut ko tur krievi, tur kaut ko. Savā jākā tur nadziņos pieliktajos AliExpress čībās, un tikai tā, ka par čībām sāka teikt, man tās burbuļu vafeļu čības bija, es tā paskatos viņām, jums kaut kas pret mani? Un viņa pretī saka, jums kaut kas pret mani? Man liekas, pieaugusi sieviete. Man liekas, viņai bija 50+, tā kā,
Un es tajā brīdī tāda, kāpēc jūs tā darat? Kāpēc jūs tā darat? Viņa tev pretī nopietni. Jā, un man tajā brīdī nelikās, man tiešām likās, ka viņi man piekaus, kad, un es jau tā esmu tad tajā apjukumā kaut kādā plus man, un es tiešām stāvu pie tā aparāta. Kā tā vispār var izturēties? Pirmkārt, es jau esmu apjukusi pie aparāta stāvu, es tiešām nezinu, kas man jādara. Iespējams, es tiešām arī biju atzīstos, varbūt tiešām biju dura tajā brīdī pie aparāta. Es tur mēģinu kaut ko, kas man te naudu jāliek, karti, vēl kaut ko. Un tagad viņa man sāk tur močīt, kas mani samulsina vēl vairāk, un tad es domāju, no, viņa man uz manikīru norādīja. Tajā brīdī es vēl paspēju izdomāt, ka, bļēns, īstenībā attaudzes manikīrs jānomāja. Kaut gan viņai laikam likās, ka smuks. Ak, Dievs. Bet viņa vienkārši uz katru punktu, savā jākās, vai tur biks, jā, tur, jā, un tas, un tas. Dievs, un es uzreiz sapratu, ka tas vispār nav par mani. Viņa vienkārši ir izbesījusies, iespējams gara darba diena, iespējams... Kaut kas varbūt mājas dzīvē vai attiecībās vai kaut kur, un viņa stāv ar savu sulas paku, kuru grib ātri nopirkt, un dzen man ārā no tā veikala, jo viņa netiek tā kā pie tā aparāta, kaut gan blakus bija 80 plus kundze, kas arī pie aparāta iepirkās, bet viņa tā kā paņem tieši mani kā savu upuri. Ko 80-gadīgai kundzei teiks? Jā, nav tik jautri. Nebūtu skaisti, vai ne? Jā, tas viņai beigās pretī pateica, tā kā, es tā gāju prom, es tā, lai jums jauks vakars. Un viņa turpina, lai jums jauks vakars, bļo. Pati arī turpina, kad, ķipa tā kā, ka viņai pat besī, ka es tā saku, varētu man sadot. Tas tā kā tie vīrieši, nezinu, bāriņos, kurš atzarās un tagad tā kā piekaut vienu otru. Acīm redzot, maksimāli nedrīkst iet 10 minūtes pirms darba laika slēgšanas. Ja es bieži vien rimčikāju pirms darba laika slēgšanas. Un zin kā, viņi jau... Bet nezinu, kāpēc rimčikā man arī nebūtu bail. Maksimās man tiešām ir bail. Bet viņi kaut kādā brīdī... pirms darba laika beigām jau vairs nelaiž cilvēkus tajā veikalā iekšā. Nu, tā kā, ja tu paspēji līdz tam brīdim ieiet veikalā, nu, tad sorry, guys, nu. Bet viņi bija... Viņa pati iepirkās, vai arī viņa bija tā kā darbinieks reāli? Es tā arī nesapratu, vai viņa ir tā kā darba vadītājs un ķipa tā kā... Nu, viņai bija tā Maksims Vesta mugurā, vai nebija? Man šķiet, ka nebija, bet es atceros vienkārši, kāpēc man likās, ka varbūt viņi tur strādā, jo es vēl piegāju pie kaut kā, un viņi saka, tā kā, nu, kad ko tu vēl, nu, aptuveni, ko tu vēl skaties, kad, ķipa, jāiet ārā. Nē, tur bija... Moši, ka tu viņai vienkārši nepatīk. Kā vienalga, pat ja tas ir gariem gājējs. Fakts kā tāds, es zināju, ka tas nav par mani, bet viņai nu tā kā nevis notrigerot, man bija tāds... Es uzreiz iekāpu mašīnā un tāds, wow. Bet šis nav par mani. Es vienkārši zināju, ka tas vispār nav par mani. Bet man šķiet, ka toreiz tu labi pateici. Viņa saka, tu toreiz pateici, ka es biju kaut kādās savās domās un pateici, tev šo vajadzēja, jo tas mani izsita no savām kaut kādām domām. Varbūt kaut kādā. Es biju kaut kādā. Tas nebija tas laiks, kad tu biji tā kā pa mākoņiem, tā kā tāda. Es tieši biju jau bišķi bēdiņā iekāpusi un tad tu visu laiku to bēdiņu tā kā iegruzi, un tad vēl viens kāds iegruzi, bet tas iegruziens izņem tā kā tevi ārā no sava kaut kāda. Nu, te var parunāt arī par tām enerģijām, nu, kad, ja tu esi tāds, nu, tāds... Tad arī vēl dabun. Tāds negatīvs un tāds bēdu mākonis, tad tev tas viss arī, nu, tā kā līp klāt. Nu, labi, tas vieglāk, varbūt izklausās pēc tā vuvu šita, bet es tam tiešām ticu, man tas arī ir izpildījies, kad bez maz vai tu ej pa ielu, visi bomžai iztiek visus cilvēkus, tā kā, nu, pieņemsim labs klubs piemērs, bet, nu, pieņemsim to pa ielu un visiem garām gājējiem kaut kāds šitas te bomzīts pievērš uzmanību, tur kaut ko apsauc, uzšvilp, kaut ko prasa, vēl kaut ko. Tu esi tajā zen stāvoklī, un viņš pie tevis nemaz nenāk. Viņš pat paskatīt, nu, neskatās tā kā uz tevīm. Man liekas, šreiz bija tad, kad mēs tajā, nu, katru reizi, kad mēs braucām, nu, ceļojumos, kad... Nu, ir cilvēki, kas tur saka, ka tur tā nedrīkst un šitā nedrīkst, jo tur viss kaut kas var notikt, un viss kaut kas jau ir notikt. Bet, nu, ceļojumos tev automātiski, man liekas, ir, nu, vismaz man happy life, zen stāvoklis. Nu jā, un paskaties, mēs bijām, nu, atkal atgriežoties pie tā paša Itālijas ceļojuma, mēs visu laikam, nu, lielāko ceļojumu daļu mēs bijām riktīgā stīgā. Un viss arī mums sagāja. Nu, labi, vienu nakti pagulējām uz soliņu. Tas jau neskaitās. Nē, nu, bet tāpat tās viss bija forši. Nē, nu, bet arī tā soliņa pieredze bija jautra. Nu jā, jo... Nu jā. Tā ir. Jā. Tā tad nākamais. Es gribēju pateikt, bet skatījos, ka Una jau grib nākošo. Tad... Nē, es domāju, nu tā kā iet uz priekšu, tad ir kaut kāds doma grauds. Nu, kas tad ir tas cietais rieksts, kur nesaka? Pastāsti. Iztirzāsim. Telos mor. Aizmirst, par ko mēs runājam. Nu, labi. Vēl ir palikuši 2. Šis ir pirmspēdējais. Tātad nekas nopietns un tā, bet
Ziniet, mākslas slēpjas vienkāršībā. Tas bija tas teikums. Mācies iepauzēt, ieelpo. Pāj soli apakaļ un ļauj sev bišķīt attiet no lietām. Atrod savu čī. Savu čī, savu zen. Es vakar savu skatījos Man of Tai Chi. Jā, filmu. Okay. Nezinu, jo mēs tev atņēmām perfektāko brīdi. Jā, es tieši visu, bet man ļoti labi. Mums bija podkāsts sazvanīšanās, Līja jā. palika dusmīga. Viņa arī vās, viņa nepiedalījās. Viņa nospied Viņa aizgāja prom. Un viņa tāpat kā Didriksona nenospieda to stāņīru. Un galvenais, Loisa tā kā Didriksona paņem vēl saltiņu uz pīpē un viņa iet un ķipa ir noslēgta. Un tā, kas tev pateicu, tu iepauzēji, bet turpināji dzirdēt filmu. Un tad pašās beigās tu izslēdz. Jā, es tieši žāvājos. Arī labākie kļūdās. Bet, Vienkārši man, es tieši filmas viducīti tieši interesantāko daļu palaidu garām, bet es kārtībā man... To visu var attīt. Man attienīgi pēc 10-15 sekundēm bija tā kā savilkuma versija, un man ātri pastāstīja par katru, kas bija. Baigi labi, es varētu visu filmas tā skatīties. Kā Titaniks 5 minūšu laikā. Bet man tā šeit ir YouTube pieejams. Jā, tas tā ir īsta lieta. Un nākamais, pēdējais zelta teikums. Labas lietas notiek, kad iemācies ļauties. Jā. Kā mums iet ar ļaušanos, meitenes? I don't know. Neiet. Kur reizi? Jā, man liekas, ka mums iet, ka mēs esam tāds... Viss šitas es piekrītu, bet viss ir arī dažreiz gadās. Jā. Tas tā man likās riktīgi foršs video un riktīgi inčīgs outfits arī šajā video. Un tātad piesakojam Heidi Clement. 63 gadu čepai. Izskatās fantastiski. Tev ir bildes ar viņu? Tev vajadzētu tikai 1:10, lai visu šo iziet. Man liekas, ka riktīgi forša diskusija. Jā, ļoti patīk. Tā kā tā. Dzīvojam. Kāpēc tu esi tev nav vairs? Nu, no šajā kategorijā, nē. Tu varēji to lapu atstāt. Es varēju. Kuras pasaules ziņām. Bet tu pasteidz. Nu, kas man likās svarīgi, jo es sapratu, tad, kad arī vakar sarakstīju visus tos punktus un iztulkoju ar ChatGPT palīdzību, viņus, es sapratu, ka man par šito riktīgi deg acis. Un man, es tūlīt pastāstīšu par šo. Man tas, tā kā viss, man tas liek, Tas tiešām ir vidējā cilvēka sots. Ņem savu starmešu gaismu, tā ka tev neviens neuztver nopietni malā sēžot. Pamēģini savaldīt šitās meitenes. Žēlīts. To es saņemās, meitenes, kas ir? Jūs redzējāt to video? Nu. Sorry, kuru? Pamēģini izdzert šādu tevi puģu neatraugājoties. Tu atkal atraugājies? Nē, man iznāca par šo. Atkal? Tāpēc vienkārši atcerējos. Un galvenais to atkal nevarēju dzirdēt. Nē, es tā kā pieklājīgi. Viņa ir mainījusies. Luīze, viņa vairs nav vecā Luīze. Jā, bet tu to vari darīt arī mikrofonā. Mēs tik un tā nepiefiksējam, jo tā es tu ikdienu. Man ir jāmainās. Jā, tieši. Mainīsies, kas pastāvēs. Tu esi, un šodien tu esi spērus pirmo soli pārmaiņā. Lego set Death Star. But can he chug a sparkling water and not burp? Oh my gosh. What do I do? Es gribēju pateikt to, par ko man deg acis un sirsniņi ietrīsās. Sorry, ka mēs tev pārtraucam. Ko tu atvainojies, tu tāpat nav žēl. Bet par to, kad man tā iedvesmo skatīties uz sievietēm, uz šitādām sievietēm, jā, kā tā, kā šitā čiepa, ka viņas ir iedvesmojošas, ka viņas tā kā mūžam jaunas un visu kaut ko dara tā, kā viņām patīk. Viņas ir autentiskas, bez melnzobiem. Un man liekas, ka es izaugšu lielas, ar tādu gribu būt. Jā, esi liela. Jā, bet ir tā cilvēks saka. Jā, stāsts par to, ka es ļoti iedvesmojos no šādām sievietēm. Man liekas, ka
Es arī tāda gribētu būt, un es arī gribētu būt tik pārliecināta par sevi, un es gribētu šitā... Man pēdējos mēnešus pārliecība ir uzaugusi. Nu tā, kad es pat, es skatos uz sevi, un man patīk, par kādu sievieti es kļūstu. Kā tev liekas, kāds ir tas iemesls? Es pieļauju domu, ka tas, kad profesionālajā ziņā notiek kaut kādas izmaiņas uz labo pusi un kad es apzinos savu vērtību, kad es ar savu galvu strādāju, sports noteikti ir viena ļoti būtiska sastāvdaļa tajā visā, kas palīdz. Neesamība neveselīgās attiecībās palīdz noteikti. Un tā, jā. Tas ir tāds lietu kopums, kas palīdz tam visam augt. Pašpārliecinātībai. Sebis? Jā. Tāpēc es domāju, ka es šo varētu turpināt, tad, kad es atradīšu atkal kādu foršu čiepu, kur saka gudras lietas. Galvenais jau sekot, ko tu izdarīji šodienā no tā visa. Ko tu paņēmi sev jau šodienā? Visu. Labi. Sebis? Jā. To naudas krāšanu varētu iet vieglāk. Jā, es tieši tagad sapratu, ka man arī tik gribēs aizbraukt ceļojumā, un tam liekas, nav atlikts. Un tad es bišķiņ nedraudzējos ar savu pagātnes. Man ir pašai teikums, izdari tā, lai tā kā tava nākotnes es priecātos par pagātnes es. Un šobrīd man nākotnes un tagadnes es nepriecājos par pagātnes es, jo viņi nav izdomājusi atlikt. Bet es šodien arī to nesāku, tā kā tas arī ir slikti. Man liekas, ir tas, ka, manuprāt, esmu diezgan daudz līdz šīm ceļojusi, un vienīgais, kas man strādā, ir teikt fuck it visiem, un es braucu. Ir teikt fuck it, un nopirkt pirmo biļeti uz turieni. Nepirkt uzreiz, tā kā, jo ja es savā galvā uzlikšu, ka, Dievs, man jānopērk biļeti uz turieni un atpakaļ, un vēl Airbnb vai, dzīvošana tur, un tā kā, ja es ielieku tā kā to summu jau galvā, man liekas, ir tā kā jau tik daudz, kad man jau nolaidās rokas. Bet pirmā biļete, tā kā tās biļetes tā kā zem 100 eiro. Nopirkt lidojuma biļeti ir pirmais solis. Jā, bet nopirkt vispirms tikai uz turieni. Jo tad, kad nopērts uz turieni, tad tu esi kosmosam pateikusi, es gribu, un man vajag, lai visas zvaigznes kosmosā sastājas tā, lai es aizbraucu. Jā. Man arī tas tā strādā. Bet tas ir kā man teikt, tā ir viendienīša domāšana. Jā, bet es tiku tādā veidā ceļojumā. Jau te ir stāsts atkal par prioritātēm un visu to. Prioritātei uzkrāt drošības spilvenu, arī vajadzētu būt. Blakus tam ceļojumam vēl atlikt, bet es esmu sapratis, ko es tev teicu. Tajā brīdī, kad ir sūdīgāk, es arī turos visā. Un tad arī vispār nekas nenotiek, jo tā kā nostagnē. Man liekas, tieši tāpēc arī brauc tajos ceļojumos, jo tas ir vienīgais, kas kā, nezinu, atver man slūžas. Atver slūžas, jo tu saproti, ka tu vairs, tev ir jāiziet mazliet no tāda diskomforta, lai es... Te es varētu... Es piekrītu šim, tāpēc, ka man tas arī tā strādā. Tā kā, kad es esmu... Ja es ieciklējos uz to, ka man tagad ir jāpelna un tikai, un man tā nauda ir tas, tā kā galamērķis, ja? Tad man neiet. Tad viss stagnē, tad ir kaut kāds... Tad es pati esmu sastresojusies, iespringus, tā kā tas man nestrādā. Ja es palaidu to visu tādā brīvplūsmā un ir tā viendienīša domāšana, kā man, teica, tad man aiziet kaut kādā plūdumā, uzrodās jauni objekti, jauni klienti, viss sanāk, viss notiek, bet iemācīties to plūsmas, to flow stāvokli, bišķīt ievirzīt, lai ir arī tā ieguldījuma un iekrājuma tā gulsna kaut kāda, kad tu tā kā nepaliek. Ok. Pagaidzi, aizbraukšu uz Maroku. Tad. Nē, sāc šodien. Kā pateicu, vislabākais laiks bija vakar, bet, ja ne vakar, tad šodien. Tā jau ir, bet... bet... Jā, tā ir. Tā ir. Es nesolu, ka es šodien darīšu. Divīt. Bet nav tā, ka šis viendienīšu modelis strādā mums, jo mums ir vairāk tas freelancer veidīgais tas darbs.
Jā, mums ir diezgan, jā, mums bet ir tik un tā diezgan kaut kad liela ir jāizaug. privilēģija būt šādā formātā, bet Tā ir privileģija līdz brīdim, kad neatnāk Covid, un tu sēdi un domā. nu, tur ir tas, kā tā Nikītina teica, nu, ka ēnas puse gan vienā pusē strādājot 9 to 5, un tev ir ēnas puse arī šajā, bet tev ir jāizvēlās. Tajā tur tu varbūt esi ierobežotāks, bet tev nav jādomā. Tu zini, Jā, ka būs, vai arī tev jā. būs tās atvaļinājuma naudas, vai Jā, kaut kāds jau jā, tur, kur kataklizmu nauda, nu, ja kaut kas notiek. Mūsu atkal, tu vari, dzīvo free, viss baigi krūti. Nu, tu vari Tu vari- otrdienas rītā aiziet pārgājienā vai vienalga. Bet tad ir gulēt jādomā līdz par 10. iekrājumiem, jo tad neviens Jā. tev nekāds darba štās Nu, tev nav- naudas nemaksās. Jā, tev nav paredzami tie. Tā kā jā. Nu, Tas viss tā kā ir plusi un ir mīnus visās pusītēs. Jep. Tā, vai ne? Tieši tā. Uhu! Bet es neko nemainītu, laikam. Es negribētu strādāt 9 to 5. Es labāk strādāju Es 24 dažreiz esmu domājis, dažreiz. ka varbūt es gribētu, bet es nezinu, kas tas būtu, jo man gribētu, lai ir tāda forša. Nu, bet tu arī esi freelance Bet cilvēks. es esmu freelance cilvēks. jā. Laikam, jā, tā stabilitāte sajūta, laikam, tādā darbā. Tev patīk. Nu, man Nu, jā. arī. Tev ir par ko besīties? Man ir lielākais bēsts šobrīd par to, ka tie ir kaut kādi visuma mērfija, vienalga kaut kādi likumi, kad pirms atvaļinājuma nedēļas ir viss saspringtākās. Un tieši pirms Klasika. atvaļinājuma Ak, nedēļas Dievs, tas ir tik tev ir superīgi. saplānots, tā kā, viņi tev ir riktīgi saplānot, pārplānot vienkārši. Un tad tu domā, kā lai es visu tiek galā. Tiksi galā. Nē, es tikšu galā, jo man ir 85% planšeta, man ir problēmu plānošana. nemaz neeksistē. Tas Nē, ir nu, tikai tas, tavā galvā. jā, tas skaidrs, bet man ir planšeta, kas man palīdz saplānot visu, un man, tā kā, man tiešām viss ir tā kā saplānots un tā. Un galvenais, lai viss ir izdodas tā, kā ir saplānots, un tad jau būs labi. Es Es dzirdu tikai to, ka viņi brauks ceļojumā. Es ieplānoju, ka es trešdien jau salieku somu, tāpēc, ka es ceturtdien, piekdien būšu rītīgi busy, un man vispār nebūs tam laika. Viņi brauc uz Maroku. Jā, es braukšu uz Māroku. Maroku. Izskatās, ABC tur Fitness diezgan mans silts. mīļākais ceļojums. Es tur esmu bijusi 2 reizes šajā kanālā, varat paskatīties vecos video. Ko tu teici? Izskatās, ka tur vēl diezgan silts ir. Tur ir silts, tur ir Kaut kā 26, 25. 23, 21. Tad bišķi. Es skatījos vakar, man tā šķiet, tajā weather app. Es vienkārši Un tad tur salīdzinu bija pēc tā, 23, kad es 24. novembrī, kad es Būs smuka, pirms būs gada braucu, forši. bija 25, 26, bet vakarā paliek augsts. Paņem Jā. siltu, jā. Nē, nu es braukšu, man ir izdomāts, es braukšu kedās, džinsos un siltajā džemprī un jakā. Mhm. Un tad mugurnē būs vasaras drēbes. Man to končus jāiedod, ko surferim Nu, to tu atceries pati, jā. Jā, labi. To tu Baiba atceries. kaļā surferiem. Baiba grib braukt uz Maroku Bet pie es gribu surferā. Viņa grib patstāvīgu dzīves vietu. Baiba grib redzēt Maroku. Pie okeāna, dzīvot ar surferi pie okeāna. Es gribētu surfot braukt uz cienu Maroku. katru dienu. Es gribētu braukt Viņi grib surfot, surfot. bet tas nav tā kā pie surfera un dzīvot ar viņu. Viņa gribēs tās končas kopā ar viņu. Tas ir tik smieklīgi. Lai tā paliek arī. Tas vispār nav taisnība, bet liekas, ka tas smieklīgi. Tā kā, haha, viņi sēž kokā bučojās. Cik jums gadi, meitene? Nē, nu piedodiet, atvainojiet. Mēs esam Bet jā, jaunāki nekā tu. Es braukšu uz Beigās Maroku. un aizbrauks un pati savāks tos ar rekordu končus. Been there, done that. Nē, paldies. Es tu nesi bijusi Jā, tu neesi Nē, Marokā. nē, Tie viss- surferi. viss, paldies, meitenes. Mēs tur būsim Tur ļoti, okeāns. ļoti liela kompānija. Mēs būsim 45 cilvēki. Latviešu grupiņa. Viena maza latviešu grupiņa. Varbūt tur tu atradīs to Not the point. vīrieti baltā zirga. Not the point. Not the point of it. Nē. Es Ah, braucu so mācīties exciting. sērfot. Riktīgi forši. Tev ir par ko besīties? Man ir lielākais bēsts šobrīd par to, ka tie ir kaut kādi visuma mērfija, vienalga kaut kādi likumi, kad pirms atvaļinājuma nedēļas ir viss saspringtākās. Un tieši pirms Klasika. atvaļinājuma Ak, Dievs, nedēļas tas ir tik tev ir superīgi. saplānots, tā kā, viņi tev ir riktīgi saplānot, pārplānot vienkārši. Un tad tu domā, kā lai es visu tiek galā. Tiksi galā. Nē, es tikšu galā, jo man ir planšeta, un man ir plānošana. Tas neeksistē. Tas Nē, nu, ir tikai tas, tavā galvā. jā, tas skaidrs, bet man ir planšeta, kas man palīdz saplānot visu, un man, man tiešām viss ir tā kā
saplānots un tā. Un galvenais, lai viss ir izdodas tā, kā ir saplānots, un tad jau būs labi. Es dzirdu tikai to, ka viņi brauks ceļojumā. Es ieplānoju, ka es trešdien jau salieku somu, tāpēc, ka es ceturtdien, piekdien būšu rītīgi busy, un man vispār nebūs tam laika. Viņa brauc uz Maroku. Jā, es braukšu uz Maroku. ABC Fitness mans mīļākais ceļojums. Es tur esmu bijusi 2 reizes šajā kanālā, var paskatīties vecos video. Ko tu teici? Izskatās, ka tur vēl diezgan silts ir. Tur ir silts, tur ir... Kaut kā 26, 25. 23, 21. Es skatījos vakar, man tā šķiet, tajā weather app. Es vienkārši salīdzinu pēc 23, novembrī. Būs smuki, pirms būs gada braucu forši. bija 25, 26, bet vakarā paliek augsts. Paņem siltu jāciņu. Nē, es braukšu, man ir izdomāts, es braukšu kedās, džinsos un siltajā džemprī un jakā. Un tad mugurnē būs vasaras drēbes. Man to končus jāiedod, ko surferi maisīs. To tu atceries pati, jā. Jā, labi. Baiba koļā surferiem. Baiba grib braukt uz Maroku pie surferā. Viņa grib patstāvīgu dzīves vietu. Baiba grib redzēt Maroku. Pie okeāna. Dzīvot ar surferī pie okeāna. Es gribētu braukt uz Maroku katru dienu. Es gribētu braukt Viņa grib surfot. Bet tas nav tā kā pie surfera un dzīvot ar viņu. Viņa gribēs tās končas kopā ar viņu. Tas ir tik smieklīgi. Lai tā paliek arī. Tas vispār nav taisnība, bet liekas tik smieklīgi. Tā kā, viņi sēž kokā bučojās. Cik jums gadi, meitene? Nē, piedodiet, atvainojiet. Mēs esam jaunāki nekā tu. Es braukšu beigās uz Maroku. Un aizbrauks un pati savāks tos ar rekordā končus. Binder, done that. Nē, paldies. Bet tu neesi bijusi Marokā. Jā, tu neesi bijusi Marokā. Nē. Tie surferi. Viss, paldies, meitenes. Mēs tur būsim ļoti liela kompānija. Mēs būsim 45 cilvēki. Latviešu grupiņu. Vienu mažu latviešu grupiņu. Varbūt tur tu atradīs to. Not the point. Vīriet baltā zirga. Not the point. Not the point of it. Nē. Es braucu mācīties sērfot. Riktīgi forši. Un man īstenībā riktīgi patīk, ka tas būs aktīvās atpūtas pasākums. Tas būs riktīgi aktīvs. Jā, man ļoti patīk. Un es lepojos ar sevi, kad es esmu gājusi jau uz trenižieru zāli. Un man ir kaut kāda fiziskā sagatavotība, lai es tur nebūtu pati pēdējā. Tajā iesildīšanās pasākumā. Man nebūtu tā izdus. Tev viss izdosies. Paldies. Jā. Paldies. Kad tu brauc? Sestdien. Tik fucking stūps jū. Bērnišķīgi, baby. Gymnastic girl. Atstreiz labi izrakšu. Nu tad aiziet. Jauna rubrika. Nākošais mēs alkoholu nelietos. Nē, mēs šobrīd taustamies. Nav mums jēgas ielikt mūsu rāmjos, tādos konkrētos, tas ir skaidrs, mums viņi nedara. Par ko tu tagad runā? Par to rubriku maiņu un to kārtību rubrikām. Kāpēc mēs nevaram? Kāpēc tu tagad... Es nezinu, es kaut kā īstenībā sāku uz savu galvu, lai viss iet uz priekšu ar tiem tur. Man tā gribējās pastāstīt par tiem tur. Man vienā brīdī apnika, bet bija... Tu stundu stāstīji, es gaidīju. Bet mums bija diskusija, mums tas bija vērtīgi. Varēja 3 labākos paņemt. Reāli vesels scenārijs, vesela lapa, tā kā pirmais, ko sākām, otrais... Un tajā brīdī Una vienkārši paņem. Es noskatījos video, es jums man stundu tā atstāstīšu, gribējās ko to es tur pastāstīt. Es skatībā tu arī to izdarīji. Mēs tev atļāvām. Es sajūtos kā Joe Rogans, kas klausās līdz galam. Es riktīgi ceru, ka jums arī patīk. Nē, man patika. Tas viss ir, jā. Nākamreiz kādu citu sēdēs pa vidu. Saprati? Bet tev pagaidī. Nē, man patīk būt uzmanības centrā, bet laikam baigi liela Ieliec to atbildība. atkārtojumu, kur viņi no sākuma ielika. Es beidzot tā vidu, man ļoti patīk. Jā, un tad tu saprati. Ir jātur tas lauks un spriedz. Bet hei, mēs paliksim tikai labāks. Tieši tā.
liekas, Tātad ka tas- nākamā rubrika. Nu, tev liekas. Es esmu pamanījis, viņa sēž pa vidu un vienkārši nemaz nedod vārdu. Jau Luīsa sāk runāt, viņa Tā tad nākošā rubrika. Luīsa, man liekas. Tā tad nākošā. Man liekas. Es atvainojos, varu kaut ko pateikt. Man ir mani 5 centi. Kas tev liekas? Man acis ir aizpampuši tik ļoti, kad es redzu jūs mazā strīpņā. Pagad tiešām Caur peļu pīzdiņām. Ak, Dievs, fuj, es nekatošana. Ja godīgi, tas ir unas teikums, bet tas ir tik pretīgs teikums. Jo es vienkārši, esmu ļoti, kā lai pasaka, vizionārs cilvēks, ja? Ja Un tu man uzreiz cilvēks pasaka par peļu peļu. pīzdiņas, tad tā kā man galvā vienkārši uzreiz ir, Domā par pelīte. peļu ģenitālijām. jā, tā kā, tāpēc man tā kā Kāda nesakiet ir? stulbas lietas, jo Kāda man galvā viņa ir? Man A, šo ko tu tur redzi? teicienu. Izstāst Man šo pūkainu un teicienu. līniju. Jo, zini, ka es neesmu redzējis, līdz ar to man ir pele vienkārši. un tur Man nav šo nekas. es neredzu. teicienu iemācīja mamma. Paldies, māmiņai. Nu, tā kā dēļ tā, Bet ka tā acis teica, ir tā acis kā, tik šauja, tā kā peļu pīzdiņa. nu, un tāpēc es iedomājos, pasties zunas acīm, un iedomājos, ka viņas ir pūkainas, un tā es. Tas ir noteikti manā Jā, galvā. kāda Tagad- vaina? Tagad es tur iedomājos peli ar runas acīm. Kāda vaina? Kāda vaina manām acīm? Es nesapratu tavu šo ten uzbraucienu. Redzi? Kāda vaina? Un zini, kas ir labākais? Nu. Sēd pa vidu. Jā. Viņa uzbrauc tev, nevis man. Vo. Es pa vidu Viņa nesēdēšu. vienkārši ņem tuvāko upuri. Un tas arī tas nav stāsts kā par viņu vienkārši. Tu sēdi tuvāk, ok? Jā, Nē, tu. es saku, ka tas ir unas teikums, jo una bieži tā kā ir pat teikusi. tā Viņa teikt. bieži stāsta tādas lietas. Es vairākas reizes dzirdēju tieši šo komentāru vērstu savā virzienā. Labi, Luīze, ir ko teikt pie pasaules tēmas. Mēs pastāstīsim. Jā, pastāsti, es apēdīšu kūku. Mēs beidzot zinām, kas ir Amerikas prezidents. Jā, Vai tu- vispār. Vai tu? Bam, bam, Tā, bam. Tās 2 nedēļas pirms un pēc tam vēlēšanām bija vienkārši labākais laiks internetā. Jo jūs izmantojat internetu. Tāda informācija, kur es izmantoju, tas bija vienkārši amazing. Tas bija vienkārši. Pagaid, ietekmeļu saturās tur. Nu, nē. Labi, es sapratu. Es nezinu par visu. Debatēm. Joe Rogan un Aikračs. Tas bija vienkārši fantastisks laiks Labi. internetā. Kas notiek tagad ar internetu pēc šī? Tagad es vairs nezinu, kas notiek. Tu Tagad nostājies to video, ko Es es nosūtīju? noskatījos, jā. Un? Tas likās baigi interesanti. Ļoti norezinēja īstenībā tas, kad tur bija. Pagaid, pastāstiet, kas par video lai ir. Vai man ielikt vienkārši? Ieliec linku, jo viņš man šeit vispār ir tā kā interesants. Bet šodien braucot uz Rīgas arī viņi nostājos. Un man tā tēma vispār priekš man šausmīgi sarežģīta likās. Es negribu tur iedziļināties. Runājiet Bet, pilnākos teikumos. Bet fakts kā tāds, kad Kas par video vienkārši internetā ir pilns ar botiem, kas raisa to falšo sajūtu, kad vairums Par to, kas cilvēku ir ir par kaut ko. taisnība un Nu jā, kas- nu kad čakarē to taisnības sajūtu cilvēkiem. Un tur bija interesanti tajā video, kad tā kā tik daudz taisnības saka, kad ir tik daudz konspirāciju teorijas, kad tev tas liek vēlmi tā kā padziļinātāk par to tēmu, tā kā tikt informētam, bet tajā pašā laikā tā informācija ir tik daudz, ka tev vienkārši viņi jau tev tieši liekas, ak, Dievs, tā kā, viss ir overwhelming, jā, tā kā, un kad tu vairs nezini, kura ir tā kā Tā īsta. tā legit informācija. Un, nu jā, jo arī ar visiem tiem AI, tie visi video kaut kādi, tiešām jebko, ko tu skaties, nu jā, tu vienkārši nezini, vai tas ir tā kā reāli, vai tas nav reāli, un tu nemaz nezini, piemēram, tas video, ko viņš uztaisīja arī, tā kā pēc tā, kā viņš to pasniedz un viss, tā kā, tur arī var būt kaut kādas, Nepilnības. un jā, tā. tā kā, jo tu jau to, ko viņš tur ieliec savā galvā, ka tā ir patiesība. Zini kā, es jau pati tur neesmu skatījusies nekādus. Nu jā, laikam viss atturās pret to, ka tev pašam ir jāsāk pētīt jau, tā kā Jā. tie informācijas avoti, tie pētījumi, tie raksti, Un tas jau šausmīgi sarežģīti ir. Un beigās atdurās viss pret to, kad man šis ir pa sarežģītu,
man ir daudz lielākas problēmas un prioritātes, un davai šitas, lai paliek otrā plānā, un es uzklausīšu to, kas man tur nāk ziņās, tur un tur un tur. Nu, tā kā, un tad jau tu, tu tā kā izvēlēs to vienkāršāko informācijas avotu, no kura dzirdēt to visu. Nu, īsumā tur laikam bija tajā video uztaisīts tā, ka ķipa boti palīdzēja Trumpam vinnēt, un ka tur vēl tur Putins ir iesaistīts, un blablabla, un kurš tur, bezmazai vislikt.lv. Bet arī skatoties to video, es vienkārši atceros visas intervijas ar Kamalu, un tā kā es viņai nenoticēju, kā X-faktorā saka. Tā kā, ja viņš ir tik slikts, tad ielieciet cilvēku vietā, kas ir, tur vienkārši, man liekas, ir kā, nesakritības, jā, es nezinu, tas pats Baidens vai kā, tur tiešām redz, ka viņam ir veselības problēmas, tā kā tas ir tik ļoti acīm redzami. Un tad, kad neviens, tā kā, viņš nemaz nevarētu būt prezidentūrā, viņš nemaz nevarētu tādus svarīgus lēmums tā kā viņam grūti teikumu Džekam salikt kopā. Jā, un viņš vada tā kā Ameriku, un viņš pieņem nopietnus lēmumus, un tas, man liekas, tas, ka, es nezinu, man tas liekas fascinējoši. Kad pati Kamala Harris saka, viņam viss ir zēbis. Tā kā, un vienkārši, un tas ir tas pats, kas viņai jautāja par to, kad vai ir pieļauts kaut kādas kļūdas šitajā, kamēr Baidens tur bija. Viņa pateica, ne. Jā, un vai viņi darītu kaut ko citādāk, kā Baidens, ne. Un tu redzi, ka, dzīve iet, nevis dzīve, bet pasauli tā kā kaut kādi trendi vai kas, iet kaut kādā citā virzienā, kur, es nezinu, cik tas ir, mēs gribam būt visi tik pieņemoši, kad tomēr mēs vairs neesam pieņemoši. Es nezinu, kā to var loģiski izskaidrot. Tā kā tu gribi pieņemt visu, bet tajā pašā laikā pieņemt visus, kādi viņi ir, bet tajā pašā laikā vienmēr būs kāds, kas nejutīsies pieņemts. Tā kā, nezinu, par visām rasēm runājot, par visiem dzimumiem runājot, tā kā vienmēr būs kāds cilvēks, kas jutīsies aizvainots par kaut ko. Tu nevari tā kā visus radīt, nezinu, laimīgus. Bet man liekas, ka jābūt kaut kādām standarta tā kā robežām, pie kurām vadlīnijām, pie kā mēs tā kā apstājamies, ka this is okay un this is not okay. Jā, un tāpēc tas var būt vairāk stāsts par to, ka vīriešiem nevajadzētu sieviešu sporta. Olimpiskajās spēlēs pārstāvēt. Un arī, kur olimpiskās spēles, tā kā jūs redzējāt to koncertu, kas bija sākumā. Bet vai nevar, runājot par olimpiskajām spēlēm, bet taisiet tad atsevišķu segmentu tranīšiem. Lai viņi sporto. Bet neliec vienā peldbasēnā tā kā šito transgender sievieti ar dzimušu sievieti. Jā, bet tu saproti, ka tur jau tā lieta, ka viņi grib, lai tu viņu pieņem kā sievieti. Bet ir jāsaprot, ka to nevar, tāpēc, ka viņš vienkārši... Nē. It's not for me. Es arī to nesaprotu. Es nevaru pieņemt lapsu kā kaķi, tāpēc, ka vai lāci, jo lapsa piedzima kā lapsa. Pat ja lapsa... runājot par to ir ļoti daudz. Kvadroberi, tas notika tik netīšām, jo lapsas ir kvadroberi. Tas ir... Tāpat kā hobby horsing. Kur tu atradi šo vārdu? Kvadroberi? Jā. Ja godīgi... Kvadroperi? Jā, man liekas, ne? Izklausās pēc Peri? Izklausās kvadricikliem. Pagaidzi pastīšos, pagaidi. Intīmāk nekā tam vajadzētu būt, tā teikt. Man tā liekas, ok, šito čistu baigi nekato. Tiešām, kvadrobers. Jā, kvadrobers. Viņi pārvietojas četrāpus un ēd dzīvnieku barību. Dzīvot būdā. Labi, Tur nav pieminēts pats svarīgākais, ka tie ir cilvēki, kas grib būt lapsas. Labi, sāksim ar to, ka es par šo kaut kur sen dzirdēju, jo es nezināju, ko nozīmē fūrija, un tad man kaut kas izskaidroja, ka tas gan nāk no fetiša, kur vienkārši pieauguši cilvēki ģērbjas pūkainos kostīmos, nezinu, par dzīvniekiem, tad ņem priekšā viens otru. Un tad pēkšņi bez te būtu tagad, starp citu, salīdzinoši nesen bija stāsts par to, ka bērni pārģērbjās taisa lapsu maskas, skrien uz 4
un vēl kaut ko, un es ieraugu, un es saprotu, ir tie paši fūrī, tikai tagad tie ir mazi bērni, kas jau kā mazi, nu, tā kā... Tu negribētu redzēt viņa TikTok for me page? Tā kā, ko viņiem rāda? Jo tas jau nenāk viņiem... no viņiem. Tā nav lieta, kas nāk, tas nāk no TikTok. Unas TikTok informācijas. Kāpēc tu saki unas TikTok informāciju? Man nav vieta telefonā, es izdzēs varā TikTok. Labi, un tad ir nākošais. Tad, kad to pastāstīja bez tabū, un tur jau aizgāja, kad, tu jau vecāki, tur, kas tu tur masku uztaisīt? Man varbūt sākumā tur, ja bērns 2. klasē taisa masku arī liktos tā, bet tā, kad tu jau ilgstoši, tā kā tajā... Atvainoja, bērns saka, es te iešu Vērmanas dārzā kaķi patēlot. Un tas, kad arī tu un visu laiku tur... nav vecumā, tur, tad, kad, nezinu... 7. klasnieki. Nu, tas taču ir liels vecums. Tad pieauguši. Tad mēnešreiz sākās. Ne, zin kā, tur ir jāsāk koļīties pretējiem dzimumam, ko viņi meklē. Pretējā dzimuma kvadroberu? Jā. I don't get it. Un tas vēl nekas man likās, ka ar besta būtas arī viss beigsies, bet es netīšām ieju Facebookā kaut ko šķirstu, un man izlec ārā, ka kvadroberi meklē, kur rīkot kvadroberu sacensības. Bet ir pirmajā kaut kā Pagaid. Viņa atrada vietu. Būs kvadroberu čempionāts, draugi, mīļie. Okay. Oh my God. Vai kvadroberu man ienīst, es vienkārši varbūt nesaprotu. Tāpat kā hobija horsing, es nesaprotu. Kas tās pa sacensībās? Kurš skries ātrāk kā kaķis? Tūlīt, pagaidiet. Labs. Okay. Tur nav kaut kāda sātans iekšā. Viļņā notiks pirmais kvadroberu čempionāts. 25. gada 2. līdz 3. augusts. Mēs draugi. Un tava dzimšanas diena. Braucam svinēt kvadroberu. Borvīgi. Maucam. Pagaid, tur ir biļetes. Tad mēs varētu būt, zini, ir tie anti-vegan, vai tieši, tie... Mēs būtu tās niknās tances. Tās niknās ar plakātiem. Es tik investētu šajā visā. Es gribētu būt muša uz sienas. Vienkārši smērot. Un tad meitenēm iepatīkās nākošajā podkastā. Mēs piedalīsimies. Kā nav jau, tā kā īstenībā tas ir riktīgi labs exercise. Jā. Tas vienkārši kā viss muskuļus. Bet ko es gribēju pieminēt šajā sakarā, kad es tiešām esmu ļoti empātiska. Man tā šķiet, kā mēs visi šajā telpā esam ļoti empātisks. Nē, es esmu empātiska. Es esmu empātiska. Es ar tevi vēl vakar runājām, tu teici, es nespēju būt tikai empātiska. Nē, es neesmu empātiska pret idiotiem. Gribu dzirdēt, cik empātiski tu esi pret kvadroberu. Tādā nozīmē, kādā mēs runājām vakar, tā bija atsevišķa saruna. Bet vispār es esmu ļoti empātiska, pieņemoša, saprotoša un, tā kā es visu kaut ko... Labi, sapratu, Bet šito es nevaru saprast. Šits man neiet kopā. Tā viss tā transgender lieta. Tā kā es viņu nenoliedzu, nedod Dievs nevienu te neapsaukāju un vēl kaut ko, bet es vienkārši nesaprotu to, kad, pieņemsim, ir cilvēki, ņemsim piemēru sievieti. Ir sieviete, labi, viņa ir vīrišķīgāka kā varbūt kaut kāda cita sieviete. Viņa nevilks šādu kleitu, pieņemsim, vai, viņa ir vīrišķīgāka vienkārši. Viņa ģērbjās, tajā tomboja stiliņā, Bet kas liek galvā viņai meklēt to atrisinājumu, ja viņa tagad sāks dzert, ēst, potēt šitos hormonus, taisīs operācijas, kas maina viņas ķermeni, lai viņi pielāgotos tam vīrietim. Un es gribēju, par to arī, tas bija tas turpinājums, ko es gribēju iestarpināt, kad kāpēc tu neej un nemeklē to atrisinājumu pie kaut kādiem psihologiem, pie terapeitiem, tā kā meklē to sakni, no kurienes tas nāk, nevis... Es varu pateikt, no kurienes. Es nevaru pateikt, no kurienes. Es zinu. Es gāju cauri šim pārmaiņu periodam dzīvē. Es zinu. Nē, es sekoju Blair White. Kas tas tāds? Vai kas tā tāda? Jā, nevar jau zināt. Taisnība ir jums abām, tā teikt. Jo tas ir vīrietis, kas kļuva par sievieti, bet viens no tādiem relatable, cik relatable var būt, bet relatable transgender. Un īsnībā transgender, es nevaru teikt īsnībā un kā un šitā, bet mans pieņēmums no šiem cilvēkiem, kas stāsta savas pieredzes, arī Blair White, ko stāsta, kad transgenderisms viņš jau ir kā viņi sauc, personības dalīšanās. Tu, piemēram, Blair White, viņš tika izmantots jaunībā kā puika. Tas nozīmē, ka viņam ir jauna personība, šī sieviete,
un šī sieviete, viņa nevar tikt izmantot, saproti? Jo tas puika bija tas ir tā kā aizsarga mehānisms, lai tu nesajuktu ķipa prātā. Jā, jo tu nevari nodīlot ar to, kam tu esi psiholoģiski gājis cauri, un tāpēc tu izdomā to alter ego, kā glābjošo šo mehānismu. Izdomā, vai kāds tev notiek galvā tā kā dabīgi. Tev smadzenes un ķermenis meklē to, izdzīvošanas mehānismu, tā varētu teikt. Tas man liekas bet ne jau viņi visi, ne jau visi transgenderi ir izmantoti bērnībā. Varbūt citādāk. Es ticu, ka ir arī tas body dysphoria, tā kā, vai kā viņi tur sauc, kad es ticu, ka noteikti ir cilvēki, kuriem tas ir, bet arī, ja mēs skatāmies, nezinu, kādas mums bija klasē bērni, ja, un kāda tagad ir klasē bērni, tā kā, katrs otrais, trešais, tā kā tas vienkārši it was not a thing, tā kā, un ja viņi ir tik daudz, pēkšņi visiem liekas, kad viņi ir tas, kas viņš nav. Kvadroberi vai jebkas, tā kā, man liekas, kad ir jāsāk skatīties, kas ir. Man liekas, dzīve paliek pārāk viegla. Un mēs izdomājam jaunas problēmas. Jo, ja mēs tā skatāmies, tas iznāca pēc Covid, pirms Covid tas nebija tik izplatīts. Pēc Covid tas sāka nākt ārā. Es tiešām pēc Covid, kā es atceros, kad bija iepriekš nekad neredzēt tur, nezinu. Man ir es gribēju iestarpināt jautājumu par to, ko tu teici, tas influenceris, kam tu sako? Influencera. Blair White? Jā. Tu teici, ka viņš kā mazs puika tika izmantots, bērnībā. Un tāpēc viņš uztaisīja to alter ego, un tagad viņš ir viņa. Pareizi. Bet viņa ir diezgan tā kā, izstāst pēc sievietes. Tā kā nepateiks. Tā kā, jā, viss ir kārtībā, bet man vienkārši rodas jautājums uzreiz. Tad kāpēc viņa, kā jau pieaugusi transgender sieviete un saprotot to, kad tā kā ar viņu tas notika, kāpēc viņa neiet risināt to, tā kā ar terapeitu palīdzību, ar galvu nestrādā. Lai viņi var atgriezties pie tās savas, tās esības, kā viņš ir piedzimis, un turpināt to dzīvi tādā manierā. Negribu. Labi, tur jau man tāpēc liekas šis ļoti, ļoti interesanti, kādu nodomu vadīti, kā viņi pie šī nonāk, jo tas ir, tā kā life-changing moments, nenormāls. Ir īpaši tur iejaucās jau medicīna un hormonu un visu tās padarīšanas. Ļoti labs. Es gan kādu laiku atpakaļ noskatījos, bet viņam bija tieši video YouTube, kur viņš ar terapeitu arī runāja. Man liekas, arī par šādām tēmām, tā kā, var paskatīties interesanti. Tie terapeiti, principā, ja tu jau ej pie terapeita ar tādu domu, ka tu esi kaut kas cits, tu parasti ej pie terapeita, kas terapeitā cilvēku. Tevi kā transgender jau. Jā, bet tur atkal ir tas, ka viņi tieši ir pārāk, kā lai pastāst? Pro-transition. Jā, tā kā, kad, tā ir informācija, ko esmu noskatījusies no kaut kādiem citiem cilvēkiem, kuri ir tā kā gājuši un savu pieredzi teikuši, un viņiem ir tā, ka tu aizēj pie tiem terapeitiem, sex change terapeits, I don't know how they called. Un tas ir tā, kad bez mazai pēc pirmās vizītes viņi jau tev ir gatavi dot hormonus un viss. Tas jau tev nepalīdz. Kaut kam tas šitais bija? Karač, ir reāli tā kā slimnīcas, kur tā kā to, es nezinu, kur tur bļāviens visi trenīši staigā apkārt. Tā kā, un saprotu, ka tā atkal ir tā vide, kurā tu esi sevi ieliec iekšā. Un, un viņi vēl tev vairāk ievelk iekšā. Nevis tā kā izvelk, jo viņi uzliek to, ka it's okay, tas ir normāli. Okay. Tā justies ir ok, tā kā viss būs labi, kad kur tu izdzerši tās tabletītes un es nezinu, pāries. Bet man liekas, ka risinājumu meklēt jau tabletēs medicīnā kaut kādās šitajās plastiskajās operācijās, ka tā ir bēgšana tomēr no sevis. Tu esi redzējis to dokumentālo What is a Woman? Nē, es gribētu. Viņa ir šajā X, man liekas, bez maksas un nostīt.
Es gribētu, es esmu redzējis kaut kāds izgriezums arī no viņas, bet... Jo tur ir bet es ļoti neesmu- interesanti. Nu, tā kā, Jo viņš tur apskata no visām pusēm, man tā šķiet, vai ne? Viņš visus viņus tur intervē. Gan tos, kas ir pārgājuši no sievietes uz vīrieti, un tad prasa, nu, tā kā... Un nožēlo to, un tad, nu, tā kā viņš intervē to pusi, tad viņš intervē to, kas ir pārgājis, un viņš ir mierā ar to, viņam viss patīk. Man tā šķiet, ka viņš no visām pusēm tur apskata. es nezinu, vai Latvijā ir tāda lieta, bet Amerikā ir reāli gender studies. Tu ej koledžā un tev ir gender studies. Jā, es šito redzēju arī, jā. It Kad ir doesn't make atsevišķi, any jā. sense. Jā. Tā kā, ja domāju, Nu, saka, ka tas ir spektrs, ka tas ir, nu, tā kā tas ir plūstoši un tā. Man tas tā neliekas. What do you Es tam mean? nu, es nezinu, bet viņi tā saka. Jā, es saprotu, bet tā kā, what do you Nu jā, mean? nu es arī tā nejūtu. Tā kā, Nu. ka tu sarežģīji vienkārši, ir ļoti vienkārši sarežģīt vienkāršas lietas. Jā. Un tad, kad to dari, tad viss pārējais ir vēl sarežģītāks. Nu, gadījumā kā tu tas nav tas sarežģīti pats tu- stāsts arī par tiem botiem, nu, ka tu jau vairs nezini, kas ir Jā. taisnība. Arī, un jā. arī šajā situācijā to var, nu, tā kā pielietot. Baibai izklausās, kad ir interesanti. Vai viņa kas tā sāp? Nu, kas ir Es tavs? vispār domāju, kā mēs no Trumpa tikām līdz kvadruberiem. Nu, to redzēs montāžā. Jā, un es zinu, ka man to nevajag teikt, bet atkal Jā. skatos skaitļus. Es zinu, ka vienkārši tur ir 2,26. Ne, nu, Pagājuši 2 stundas. Mēs tur palikuši aizgājām 26 stāst par to, ka, Nē, labi, neatkārto. nē, nu, es tu sapratu. vienkārši teici, ka Nē, nu, tas vairāk bija retorisks jautājums. okay. Bet, jā. Nē, Nē, nu, pasaules tēmas mums arī ir plašas. Un, Nē, šis viss ir pie Un pasaules. tā? Vienkārši interesanti, ka mēs par, nu kā. nu, tas Kā jau mēs ir par tām draudzenēm. Jā. Nu, tas jau, tā jau ir. Mēs sēdētu pie tevis dzīvoklī, mēs šādi pat runātu. Man tā Bet šķiet. kāpēc es šitajā negribu iesaistīties? Man vienkārši liekas, ka nav jēgas pa lielam pārcelāt kaut ko, ko mēs nevaram pārcelāt. Vai nu tad pasaucam kvadruberi studijā, Man- vai jā, transvestītu va tas studijā, bū- vai nu- Trumpu studijā, lai pastāstītu. Jā, lai Trumps pastāst, kā Trumps trīs var dienas. nākt. atnākt Kas te ir? Viņš Jā, jau bija kas pāris notiek? podkāstos, kāpēc nevar Kas atnākt te ir? šeit? Jau uz Roganu varēja, kāpēc šeit ne? Ar ko mēs atšķiramies? Ar ko mēs tiešām atšķiramies? Tikai ar to, ka mēs piedod. tev nedotu vārdu. Jo mums pašām ir ko teikt. Mums nav tik daudz skatītāju un sakot. Kāda tad būtu? Tad Nu. būtu, tad not. Nu, meitenes mīnās. Ķeramies pie noslēdzošā segmenta. Tātad ideja tāda, mēs sarakstām katrā jautājumus. Mēs nezinām, ko mēs esam rakstījuši. Mēs vienkārši velkam ārā atbildam, un tā ir patiesa reakcija un atbilde. Nu jā, kas sāk? Luīza. Kā tu domā, kāda ir vislielākā sievietes vēlme? Kāda vīrietim? Vēlme? Jā. Man liekas, būt mīlētam. Patiesi. Sievietes vai vīrieši vai abiem? Abiem. Man Jā. liekas, uz abiem tā kā tas dara. Es nevarētu atbildēt labāk. Jā. Tā kā, es vienkārši kā plika mīlestība, bet nu, tā, ka tu jūti, tā kā, ka tev ir tā kā dziļi ka no, kaulā. no iekšām. No visām iekšām. Dabi tādi. Nu, Abas jā. aknas piedalās. Jā? Vai Mums ir nieras bija divas? Es tieši domāju, cik mums daudz aknas. Es ļoti atvainojos, tas man loģi. Viņš sajauc par orgāniem. Atpakaļ uz veselības mācību, nevis anatomiju. Nestudēju medicīnu. Atļauts pieļaut šādas kļūdas. Jums neliekas interesanti, cik ļoti mēs maz zinām, no kā mēs Mēs tā kā maz esam. zinām, jā. Jo man šis ir tā kā, what the fuck. Es nezinu, akna. Vai tur kaut kas prātīgs. Ko tu darītu, ja tev vajadzētu obligāti pamest Latviju, uz kurien tu lidotu un kāpēc? Uz Maroku. Protams. Pie tā sēra. Labi, nu nē. Nē, zini, kāpēc? Nav jau tā, ka es esmu ļoti daudz kur vietās bijusi. No tām vietām, kuras esmu bijusi, Jā. Marokā ir lēti. Nu jau Marokā. Draugi. Surfers. Nē, vienkārši ir zināmi cilvēki. Nu, labi, zini kā, es nezinu, ja tas būtu jānotiek pēkšņi, un tas skatos pasaules situāciju, neviens jau nav teicis, ka tur varbūt kaut kas baigi tur labāk vai kā. Bet, nu nē, vienkārši uz siltajām zemēm. Īstenībā gan jau uz zinu, kurien, tur, kur es neesmu bijusi, tur, kur tu biji tā zeme. Es gribētu uz tā zeme. Konkrēta vieta. Kaut kāda. Kaut kā tā Negribētu kaut kur uz ko to salu. Balī vai kaut ko tādu. Pagaid, ja man būtu jāpamet, un man būtu neierobežotas finanses. Nu, bet loģiski, par to jau te Jā, tas nav, ir tā kā, Bet grūti man nav arī. robežu. Ja nav robežu, jā, grūti. Jo tad tā laikam kā uz jau- Dubaju. Bet tas, redzi, man jau grūti, es neesmu tur bijusi. Kā es varu zināt, kur es gribu, ja Tu es neesmu nezini. tur bijusi? Ja man Nē, nu pieņemsim- iedomājoties šobrīd, Ko es vienkārši iedomāju? fantazējot.
Nu, tad Dubaja, es nezinu, Jo es nezinu, kāpēc. Es nezinu, kāpēc, bet Dubaja man ir tāda, tā kā, kur gribētos aizbraukt un piedzīvot. Es gribu piedzīvot Dubaju. Ļoti labi. Jā. Mācīt. You next? Maucam. Pagaid, manējā bija oranžā, ja? Jā. Es ņemšu zaļo. Oh my god. Vienkārši lās. Ko tu darītu, ja tu būtu Rail Baltica vilciena šofers? Tas būtu fucking labākais šofers, kāds redzēts. Man patika, ka es rakstīju, nē, tu būtu bez darba. Pat trick question vienkārši. Teikt, sēdēt un skatīties ziņu portāls, kad man būs darbs. Kad es varu sākt Kad es varēšu piepildīt savu bezalgas potenciālu? Jā, vai viņi tas gan ir ļauni, jā? Baigā. Nu, bet, ja mēs lasām ziņas un saprotam to, kas tagad notiek ar šo visu, tad tie ir fakti. Es vakar tredos izlasīju vai redzēju kaut kur video, kurš neatceros, bet Džeks teica, ka gan jau lietuvieši un igauņi domā, ka mēs esam vienkārši stulbi. Nu, tieši Rail Baltica jautājumos. Vai arī nevis, ka... Ko tur domā, ka stulbi ir vairākais skaidrs, kad es atkal domāju, ka kāds šobrīd ir ļoti bagāts. Nē, nu, good for him. Jautājums Bet par Kārma nav mazais bērns, es jums pateikšu, ja? Jautājums par to, cik ļoti vilcienā ir svarīgi, cik labs tu esi šofers, ja tur sliedas. Nu, gan jau, ka... Nu, Tas ir vēl viens trikvēršana. Ko tu Pagaidi. Es vienkārši smaidītu visiem, Jā, es kam saku- brauktu garām. Tas būtu pozitīvākais. Nē, Noteikti. Jo tas noteikti ir tā kā, Nu, kā tu vai tu tur nav bijuši atbildība arī? Jo no manas puses Pareizajā tas ir... brīdī nobremzē. Nē, nu ir gan piespies stauri, ja tu redz, Jums gan ir šausmīgi mazas ekspektācijas pret vilcienu Nē, jo šoferiem. es vienkārši tā kā iedomājos, ka tur, es nezinu, kā tur notiek, bet es savā galvā vienkārši iedomājos, ka tur ir tā kā tāds slēdzis, tā kā ātrāk, un tad lēnāk. Nē, ja godīgi, tas nav tā kā mazas ekspektācijas, bet es Tā labi, ir ticu, mana ka neziņa tagad- par to, jā. tā kā tas ir. Bet es domāju, ka ātrvilcienos ir vajadzīgas kaut, loģiski ir Nu, jāpabeidz tev ir skolas un jāmāk jādara. Ir lietas. jāmāk lietas. Jā. Bet vai Bet man man šķiet, šķiet, ka ka tur ir vilcieni, jāmāk- kur tā kā bez šoferiem? Jā, un ir arī bez, tāpēc man arī ir asociācija, ka tas, kas notiek uz sliedēm, to sen jau kontrolē daudz kaut kā citādāk. Jo tie visi maršruti jau ir noteikti. Un Nu, vēl es kaut kas- domāju, ka tur ir jābūt svarīgam cilvēkam. Nē, par to nav šaubu. Mēs nesakām, ka nesvarīgam. Saprotošam. Tāpēc es saku, es būtu labākā. Bet kādā ziņā? Nu, Tu vislabāk labākā vilciena vis- šoferiena. Tu vislabāk šito novilktu. Nu, es nezinu, kas tur jādara, bet es iemācītos. Man teikt interesē, kā... Strādā Kas ar vilciena. Jā, Ierakst YouTube. nē, nu jā. Ko tu darītu, ja pa durvīm tagad ienāktu džins no Aladina un teiktu, ka piepildīs vienu no tavām vēlmēm? Tu vari viņam pateikt, pagaidi, bišķi. Jā, uzgaidi mirklīti. Man jāpadomā. Bļāviens iespējams izklausīsies sekli, bet es laikam to arī. Nu, saki, nu. Neierobežotus līdzekļus. Jā, es arī par to domāju. Es to saprotu, jo es sapratu, ka, bet es gribētu domāt, pirmkārt, es to gribētu arī pastīties, cik ļoti man tas sačakarētu vai nē, jo es, protams, gribu domāt, ka man tas nesačakarētu, bet es saprotu to, ka manas vēlmes, kaut kā ap sevi un apkārtējiem, vai palīdz, vai jebkādā lietā tas atsitās par satraukumu par finansēm. Un tajā brīdī es aizvien gribētu būt tā, kas tāpat laikā man gribās darīt savas lietas, kuras nevienmēr nes finansiālu labumu, bet man gribās radoši sev izpaust. Un tas, jā, līdz ar to. Kā saka, mīlestība būtu skaista, bet tomēr labāk raudāt vienai. Nē, raudāt Mercedesā. Par to, ka es viena raudāt Mercedesā ir foršāk nekā. Kaut kas Neforši, vienkārši, kad, Nē, jā. Jā, vienkārši tas, ka lai tā nav Finansiāli brīvība. Finansiāli. Es tiešām Es tieši gribētu gribēju redzēt. teikt, ka vajadzētu noformulēt tā kā precīzi, tā kā to teikumu. Un tad man nāca prātā, ka finansiāla brīvība, finansiāla neatkarība. Ko es pirmajā brīdī pateicu? Es neatceros. Man liekas, kaut ka, kāda līdzekļi.
neierobežot līdzekļi. Bet jā, finansiāla brīvība, bet ar domu, kad es aizvien gribētu darīt šīs savas lietas. Un es pat domāju, ka es aizvien gribētu skaistumkopšanā strādāt, varbūt mazāk, varbūt vairāk, bet es gribētu darīt tās lietas, kuras es gribu darīt, jo es gribu darīt nevis tāpēc, ka man viņas vajag darīt kaut kurā brīdī, jo vai kaut ko tur savilkt vai vēl kaut ko. Bet interesanti. Kaut gan es tikko tā daru, bet, ja mēs tā runājam, tad interesanti ir no tā, cik ļoti attiecības mainās no finansiālā stāvokļa. Tas ļoti interesanti pavērot. Nu, tā kā, kad finanses ir viena no top lietām, kas tā kā... Viņa nav svarīgākā, bet viņa ir tā kā... Viņa kaut ko, bez viņas nevar. Bez viņas nevar. Tā kā šitajā dzīves laikmetā, tā kā bez tā nevar. Tā kā man horoskops bija teicis. Tu vari lidot apkārt, bet, tā kā lidināties pa mākoņiem, bet tu esi materiālajā pasaulē. Un tad man liekas, labi, kaustāri. Stulbi. Strādāt stulbi kaut kā. Aiztaisiet kaustāri, noliec telefonu un turpin lidināties. Tā kā, jā, tas ir tāds. Okay. Labi, tā. Paldies, Aladin. Ceru, ka piepildīsies. Luīz, labi, ņemsim. Nebeigties. Ko tu darītu, ja tev būtu jāizvēlas kokaīns vai heroīns? Ko vēlētos pamēģināt? Kokaīnu? Kokaīnu? Heroīns nav tas, ko potē vēnos? Un tas, man liekas, ir tā kā... Šī ir vieglākā izvēle. Jā. Es savā galvā to biju iedomājusies, ja tev nebūtu nekādi tā kā... Nekādas zināšanas? Nekādas atkarības pēc tam, tā kā tas ir, tā kā, ka tev nav seku, un tad kuru iepazīt no abiem? Nē, tik un tā. Kokaīnu. Es te nestaisos. Es negribētu špricot. Es vainojos, bet es te arī netaisos špricēties. Man nav tā kā zināšanas par pārējām narkotikām, tā kā ar to es arī aprobežojos. Es varbūt varētu kaut ko līdzvērtīgu uzlikt. Ekstazija vēl ir, ne? Jā, laikam kokaīns, ekstazītas, laikam ir. Kaut kādi sīrupi esot, bet... Kaut kāds želē končs. Jā. Ļoti viegli iešļar. Es tagad pozitīvs abi. Es zem akmens bija. Pozitīvus mums skaidrs, ko tev tur met pakaļ. Nē, tas ir stāsts par to, kāpēc saliku kopā, jo es klausījos kaut kādu podkāstu ar Prūsaku, un tas tur saka, tagad tur tik viegli, un viņš stāst, kas tāds ir, man liekas, viņš tur teica, ka ir tik viegli, jā, kaut kāda sīrupveidīgi vēl, ka tās lietas vairs pat nav sarežģīti, tāpat nav jāšļurcē, jāsmer, vēl kaut kas tu vienkārši iedzer, un viņš pat ir garšīgs. Varbūt dēļ tā tagad rodas kvadroperi. Varbūt arī. Probably, maybe. Un kāpēc tas ir pozitīvs salīmē? Tieši tāpēc, ka viegli ienest, viegli dabūt, un tur to jauniešu tādu ir. Tā, ka, jā, es eju un skatos, ka tur uz nestuvēm nes meiču, kas vienkārši nevar. Viņa nevar. Viņa ir tik ļoti nevar. Kamēr es tur pirms daudziem gadiem sakautrējos, kad es biju tik ļoti pārdzāršies, ka man jāiet uz toleti vemt. Ak, Dievs. Fui, pretīgi. Pretīgi, un tieši tā. Nožēlojam. Jā, un man tiešām tā arī likās, un pēc tā tusiņa man uzreiz likās, viss tagad šitā. Un tiešām, tās reizes man ir to apkaunojuši. Ka tu esties tādā stāvoklī, ka tu nekontrolē vispār neko. Man patīk būt viegli tipsī, un tad man liekas, jautrāk. Jā. Bet tur tu tā, saproti, ka nekontrolē tu esi sadzēries, bišķi varbūt pārdozējis, piemēram, un daudz pozitīvs mētājās. Man liekas, pagājušo gadu bija vairāk nekā šogad, bet tiešām jaunieši mētājās. Bet man tas netraucē. Jo es esmu aizgājis dejot. Man ir ļoti jautri. Man ir baigi grūti izturēt cilvēkus, kas ir salietojušies. Kaut vai alkoholu, ja es pat esmu pilnā skaidrībā. Es tā kā man... Man atkal ļoti patīk tie cilvēki, kas prot tā kā. Man šķiet, tas ir dēļ tā, ka... Es nezinu, kāpēc es žāvājos, piedodiet. Man šķiet, ka tas ir dēļ tā, ka es apzinos, kāda es pat esmu, kad esmu sadzērusies. Tu esi ļoti jautri. Jā, bet tad, kad esmu skaidrā, man besītie cilvēki. Tiešām tā kā uz katru nervu krīt virsū. Un man liekas, ka tāpēc man besīja, jo ja manas personības abas varētu uzlikt, kas ir viena piedzērsies un viena nav, tā kā man besītu es, tad kas ir Luīzai piedzērsies. besīja Elizabete. Jā. Wow. Man tā liekas, ka jā. Plot twist. Tas ir plot twist. Ko tu darītu, ja tu zinātu, ka nevar izgāzties? Vai jopcik? Gan jau, ka... Visu? Visu, jā, es arī gribētu. Nē, bet kas ienāk pirmais prātā? Tāds, kas tev liekas, jā, čisti to. Pilnā jaudā. Es nemalieks visas lietas, kuras es biju iesākusi. Tā kā es biznesa tālmācībā, kuras gāju, man liekas,
Bet tu viņus tiešām arī darītu? Nu, Man liekas, patika ka tev līdz tā brīdim, biznesa skola nebūtu. man patika līdz brīdim, kad tur bija priekšmets, kurus nafig negribēju darīt. Nu jā, redzi. Tā Pat kā, ja tu zinātu, ka tev tur viss izdotos, bet tu vienkārši negribēji darīt. nu jā. Nu jā. I don't know. Es nezinu. Nu tad, Palielam jau visu to, ko tu gribētu jā. darīt. Nu jā. Paldies par atbildi izsmaļošu. Tev ir pēdējā, jo tā ir mana. Tā ir tavējā. Nu tad, ko tad tu mums te tagad saki? Paipsi. Ko tu darītu, ja tu būtu vīrieši labā roka, saproti, kā gribi? Noteikti, ka pamēģināt masturbēt. Labi, nē, šo katru vārdu es negribu. Nē, es to nevaru kādam, jo tas ir klasiskā atbilde. Nē, nu tāpēc, jā. Nu, ko tu tagad mēģini apmānīt? jautājums. Tieši tāpēc tu tur arī uzrakstīji. Un ko es darītu, ja es būtu labā roka? Nu, funkcionētu, kā labā roka, nu. Bet Nu, ka Ar vajag kreiso papriecāties, tā Bet pagaidi. papriecātos. kreisā roka nekad nepiedalās. I don't know. Es ierakstīju. Es esmu kreila, kāds strādājis, nezinu. Asnasan. Ko notiek? Ja tu būtu kāda vīrieša labā roka. Ko? Ja tu būtu kāda vīrieša labā roka. Es dzirdēju teicienu. Tā ir man labā roka. Nu, tas ir vairāk tā kā, nu, Nelieciet, ka es runāju par masturbēšanu. Es likšu, ka tas loģiski bija domāts tieši par šo, dabūt šo teikumu ārā, bet tie, kas es ierakstīju, saprot, kā gribu, tad, nu, tipiski sieviete. Protams. Es būtu biznesā, viņa labā roka. Es arī still darītu doesn't sound good. Tieši kādā biznesā. I feel you. Ai, nu. Man atkal gribas čurāt. No, kā Daudz jūs man kačāt. pazemosiet internetā? Nav tā, ka mēs. Uz šīs skaistās. Uz šī Es varētu arī pārtraukt. nenodara man to. Ko darīt, ko masturbētu noteikti. Ar šo arī beidzam. Paldies jums, ka bijāt kopā. Paldies, ka pastāstīji. Bet, ja godīgi, es gribēju, es nezinu, bet blēns tas stāsts būs gan jau Nu. ilgāks. Pie pēdējā stāsta Nu, par glaznām. pļāviens aizmirsu. Riktīgāk čurāt. Bet jūs jau varat runāt, es varu aiziet stolti, jo es zinu šo stāstu. Luīza, zinu šo stāstu. Davai tad pirms tam pastāstīšu. Nu, davai. Man viņa lēnām ir lēnām uz to. Divi mani stāsti. Viens ir glazno. Otrs ir man ir piekariņš, kurā karājas apakšaļas, kā viņu sauc, kulons. Tā kā meitene sev pati negrib pirkt. Vienkārši bēburta kuloniņu. Jūs tieši šodien mēs gaidījām to transportu, es noskatījos, kas tas mums bēburtiņš. Paldies, man kroči, mamma uzdāvināja. Tad beikara apakšveļu. Jā. Es nezinu, kurus krušus tur kuloniņu noliku, bet es skatos biksītes, pašas biksītes, jāmet ārā, nav vairs foršas, bet tas kuloniņš tik smuks. Nu jā, un tad es no biksītēm noņēmu kuloniņu, lai pieliktu sev kaklā. Tad man ir Nu, tad bet beikara nepateiksi. Tieši tā. Kaut gan lēnām var pateikt, tāpēc, ka Viņš apsūdē. Viņš dušā apsūpē, jā, viņš paliek tāds. Varbūt beidzot jānopērk īsts zelta kuloniņš ar Varbūt bēburtu. es peldījus. Varbūt tiešām es beidzot tas pelnījis, nevis no apakšas. Kas par ko žāvājos? Nu, jau ir arī laiks. Un tad ir otra lieta. No manām dīvainībām. Īstenībā, Super. zinu, ko vajadzēja. Nu. Nu. Vajadzēja vispirms to bildi parādīt. Un lai cilvēki iepauzē. Un tad, tā kā, ko tu redzi? Labi, mēs Atjautības varam šo sagraizīt. Šis ir atpakaļlēciens, mēs jau esam stāstam bišķiņ pa priekšu pagājuši, bet šeit ir glezna. Ko tu redzi? Ko tu redzi? Mēs tad Jā. dosim padomāt. Un tagad klausies stāstu. Bet šis stāsts jau ir pirms gada noticis. Es Instagramā ieraudzīju vienai meitenei, ka viņa tur visādas gleznas pārdod un vēl visu kaut ko. Un šeit ir stāsts par to, kā es dažreiz redzu lietas un kad ir pilnīga migla uz acīm. Nu, ka tu esi pilnīgi naiva. Tas pat nav par naivumu. Es nezinu, vai tu zini visu stāstu, bet es skatos uz gleznu. Viņa pārdod gleznu, bet tas vairāk ir kā plakāts, kas mazliet pārzīmēts, tā kā nultais variants. Viņa grib paeksperimentēt, bet tik un tā maksāja 100 eiro. Tātad, un es ieraugu, man liekas, man tajā brīdī, jā, tātad glezna. Tad kādu es viņu redzu? Es tur redzu mākoni, uz kura ir rakstīts Heaven is inside of you. Vai inside in you. Kaut kas karčā. Un kaut kāda rociņa, un man liekas, Tu ieliksi to gleznu. es ieliku to gleznu. Tātad es tur redzu mākoni,
kaut kādu roka, kaut kas uz kaut ko norāda, kaut kāda tur, es nezinu, vai es to bitīti tur redzēju sākumā, vai ne? Un tas, nu jā, un man liekas, jā, es nezinu, man tā zīme sasaucās, ka kur dieva zīmes man. Nu jā, ok, te būtu jābūt Labi, ka pašai. nebija cipar 1, 2, 3. Te būtu jābūt pašai Luīzei, bet es tiešām, es sev uzskatu par sievieti pie pilna saprāta, arī tad, kad es pirku to glaznu. Un tad es priecīgi sarunāju to glaznu, ka es ņemu. Es tagad aizēju, atnāku uz darbiņu, rādu Luīzei, skaties, cik forši glaznu nopirkt, tā ir tāda zīme, jo es tieši domāju, ko man ar sevi darīt, tur tik ezotēriski, un visu kaut ko, nu, krači kaut kāds bija panīkums, un tad kur ir teikums, kad tas heaven ir, mani iekšā ir tas visums, tas svarīgi, nu, kā es jau to visu nolasīju. Un es tagad Luīzei pagriežu to glaznu, un es viņai tik priecīgi stāstu, un viņa sāk smieties. Un viņa tā, bet tas... Tā gadījumā nav vagīna. Es reāli palieku dusmīga. Es viņai saku, par ko tu vispār runā? Viņa saka, nu kā, paskaties. Tā ir puķa. Es viņai saku, kāda puķa, tas ir mākots. Un es čisti pēkšņi pastos, tā ir puķa. Tā roka, kuru es minēju, tā ir iekšā zieda vidū. Un tad ir šis teikums, heaven is inside of you, in you. Nu jā. Un tad ir tā bitīte, jo tur ir, acīm redzot, stāsts par nektāru. Kā jā, es nopirku vagīnas glaznu. Es tiešām nopirku vagīnas glaznu. Glazna tiešām ir ļoti smuka, bet es vairāk nesaprotu sevi un savu loģiku tajā viņu nopērkot. Es aizvien nesaprotu, kas bija tā. Es, kad nopirku. Un kas, jā, bet kā var redzēt pilnīgi to, kas neeksistē? What's wrong with me? Nothing. Kā I'm excellent Kā? person. Nāču Kā pastāstīt. tu nevari redzēt to, kas neeksistē? Kā es varēju redzēt mākoni? Kā es tur varēju sastīt mākoni, kamēr es Luīzei parādu, viņa sāk smieties un saka, ka tā ir vagīna? Kāpēc Luīze uzreiz ieraudzīja ģenetālijas? Jo es arī uzreiz ieraudzīju, kad tu man viņu parādīji. Tad kas man par vainu? Māsa skaidro, Tu kas man esi par vainu. naiva, mīļa meitenīte. Jā. Es esmu... Tev nav samaitāta domāšana. Jā. Acīm redzot, kā mums. Nu, acīm redzot, tev vienkārši ļoti vajadzēja to glaznu glaznu pie sevis. nopirkt. Un, ja tu Jā. redzētu, kas tur Jā. ir, tad tu viņu nekad nepirkt. Un es jums saku vēlreiz. Nē, es nesaku vēlreiz. Es kaut ko to Luīzē biju teiks. Es to glaznu redzēju pirmajā reizē. Un man liekas, Dievs, cik forši šitādu man vajag. Es viņu otro reizi ieraudzīju pēc 2-3 mēnešiem, kad Jā. viņu liek pārdošanā. Un es viņu ķeru, un es viņu aizvien redzu kā mākoni. Nu viss, bet tad jau tev viņa ir Bija reāli mākonis. Nektārs. Un tur ir... Jā. Jā, jo man liekas, tur tie pirksti tā kā ečus. Tā kā tu nevari... Arī nesaprotu, es uz viņas skatos. Es uz viņas darbā skatos, esmu tiešām ilgi pētījusi un sarunājusies un domāju, ko es tevī saskatīju. Jo es galīgi nesaskatīju pirkstus vagīnā ar nektāru iegūšanu un heaven is inside in me. Bet tu redzēji tos pirkstus. Nē, man likās, ka tā ir kaut kāda dievišķā roka. Mākonis un apli. Es tiešām neredzēju. Bet tā Ak, ir Dievs, dievišķā roka. un Zini, kā noteikti. ir Nē, es to baibas seju. Tā kā viņi Es varu, nopirka. ak, Dievs, vajadzēja nofilmēt. Tā kā, es nezinu, cik jūs tur tālu tikāt, bet tā baibas pārlaimīgā seja, ka viņa nopirka. Jā, tev ir tā kā hypes par to. Jā, Kā jā. uztaisīts. Un viņi jau par to, un viņi stāsta, ka Dievs tur tāds, nu, tā kā es nezinu, tur ezotēris, tur kaut kas tur kā, nu, es nezinu, kāpēc riktīgi gribās to glaznu. Tā kā viņi parāda, un tāds, ok. Nē, nu. Jā, bet, kur tev tu mākonis? Un tajā brīdī, kad es baibai pateicu, tā kā, par to nektāru, es tās tā kā, nektārs. Sievietes nektārs. Un es paliku tiešām, es atceros, cik viņa ļoti tā kā kautrīgi man to sejas izteiks mēģināja, nu tā kā, kā maigi paskaidrot, ne, tā ir vagīnas glazna, kamēr man bija tā kā es tik ļoti sadusmojos uz viņus, kā viņi vispār kaut ko tādu tur ierauga, es nekad neko tādu nepirktu. Es nopirku. Tā bija ļoti interesanti. Baibai bija tā kā tāda Vilšanās pašai sevī. Tāda vilšanās sajūta, bet arī tā kā realizācijas seja. Jā, kā, ka tu pēkšņi aptver lietas. Jā, jo tā kā tev bija tāds. Attaisījās acis. Un es skrēju pakaļ. Jā. Bet, nu, kā lai pasaka, tā kā glazna ir skaista, tā kā vienkārši fakts Jā. par to, kad ir, nu. Nu, ka tu neieraudzīji to Jā. message.
Bet tur es gribēju paturpināt šo stāstu par glaznām, jo tavā gadījumā tā ir māksla. Nu, kaut kāda veida tā ir māksla, un tur viss ir tā kā skaisti. Jā, viņi ir skaisti. Nu, tiešām par to arī man pašai tā glazna. Es arī viņu redzēju, un viņi ir skaista glazna. Viss tur ir kārtībā, vienkārši tur nenolasīja to message. Nebija kaut kas tāds, ka tu viņu gribēji darbā likt? Jā, viņi gribēja salonā likt, tu viņu gribēji, ne? Nē, man liekas, turpat, kur viņi arī tagad stāv vairāk kā iedvesmas, jo man ir tas rotu taisīšanas stūrs. Viņi tur stāv, tikai tagad viņš iedveš uz citu lietu. Nevis uz rotu taisīšanu. Nevis uz rotu taisīšanu. Bet par glaznām runājot, es iepriekšējā uzņēmumā, kuras strādāju, mēs bijām objektā un uzstādījām aizskars. Jā. Un mājā nebija klienti, mēs vienkārši viņi tā kā atstāja atslēgas, un mēs aizbraucam uzstādām aizskars. Un es tagad uzstādu tos aizskars kaut kādā istabā, un es ļoti ceru, ka tā nebija bērnistaba. Tā bija bērnistaba, jo es atceros, ka tu teici. Ka es stāstīju? Jā. Nu, ja tā bija bērnistaba, un tur tajā bērnistabā stāvēja šāda tipa glazna, tad es nezinu. Tā kā varbūt tie cilvēki arī ir super delusional, un viņi tā kā neredz lietas. Ļoti iespējams, jo tagad, zinot sevi, es nevainotu. Es atgādināšu, kāda tā glazna izskatījās. Nu, cilvēki redzēs. Jā. Parā. Un pasaka, ka tur nevar neredzēt. Nē, nu viss. Pagaidas arī. Wow. Jā. Zini, ko man štais atgādina? Nu. Balenciaga. Jā, Jā. vai ne? Un es viņu ieraudzīju, man liekas, what the Parād. fuck is this vienkārši? Mhm. Un tā es viņu nobildēju. Es neredzēju, šokā. Viņš ņem to locīti. Nu, bet par to jau ir stāsts. Es pirms ieraudzīju viņu un viņu. Un es uz viņu skatos, un man liekas, nu, zin kā, kāpēc? Zinot to, Kad jau viņi tev mācāt paskaidrot mākslas. Zinot to, kā... Varbūt, bet nu... Zinot tā, kā Baiba redzēja to bildi, kā mākonīts vai kā, tad gan jau, kad vecāki arī šo bildi redz, kā, zin kā tie eņģelīši, tie bērni, kad ir, Jā. Nē, bet tur ir grown up man. Nu, varbūt viņi redz... Iesaistīties, jo arī es neprotu nevienmēr. Varbūt viņi redz viņu kā eņģelīti bērnu, kas ir bišķi izaudzis un re, kur viņš... Kurš bāž pirkstus lācītī? Viņi varbūt viņiem liekas, ka viņš ir viņu apskās. Varbūt viņi neredz. No ģenitālija puses. Nu, zin kā, cerēsim, ka tā. Cerēsim, ka tā. Ok, lūdzu ierakstiet komentāros, kāpēc šādai glaznai jābūt bērnu istabā. Un vai tu liktu... Un vai vispār tādai glaznai jābūt? Ne, vispār pirmais jautājums, vai jūs liktu tādu glaznu bērnu istabā? Ja jā, tad kāpēc? Un ja nē, tad kāpēc? Un man ir otrs jautājums, kur jūs liktu manu glaznu? Jo es esmu apmulsusi. Ziniet kā, jo īpaši tagad man ir tā kā jauns dzīvoklis, un tad man ir jāizrāda cilvēkiem. Nu, es viņu tiešām liktu guļamistabā. Es gribētu, bet tad tur ir man puķainā man ir gulta. Man ir no Kristīnas Luīzes avotiņas tāda, kartiņa, tā kā vīriešu ģenitālija, uz kura, kas ir tā kā attēlots kā zirgs, un uz viņa ir jātniece, kas ir attēlot kā, važīna. Ok, tev arī šitais būs jāatsūt, jo mana fantāzija neizsakoja. Un man liekas, ka manā šī brīža dzīvesvietā es viņu negribētu likt vannas istabā, jo tur tā kā nepiestāv, tas mūts nav tāds, jo viņi ir krāsaini un tādi puķaini, man ļoti patīk viņi. Bet viņi tur tā kā neiedarās, guļamistabā es īsti viņu neredzu, un viņi ir tāda, salīdzinoši maza tā kartiņa. Bet es viņu gribētu vannas istabā likt. Un tādā vēl skaistā rāmītī, un tā viņa ir rītīgi inčīga. Baibai jautājums, vai tu pēc tam, kad es tev pateicu, ko es tur redzu, vai tu atkal redzēji mākonī? Nē, vispār. Pazuda. Pilnīgi pazuda. Un tu vairs nezinu, ko tu redzēji. Es neizspēju izprast. Es gribēju. Un tieši tāpēc, tas tiešām tā arī bija, kad teici, ka tu man sejā redzēji, kā kaut kas nokrīt tur nost un kaut kas pazūd. Un es gribētu būt atpakaļ tajā Baibas prātā, kur tiešām viņi ieskatās un redz 2 reizes ar 2 mēnešu atšķirību un aizvien redz to pašu mākoni. Kas man bija galvā tad, cik ļoti enerģiski, kurā pusē un kurā līmenī. Iespējams, te bija tas laiks, ka es pie Uģa kuģa gāju. Kas Moška. Iespējams. Uz svētdienas skolu. Iegūt jaunas zināšanas. Netīša. Es tiešām gribēju nopirkt mākonīt. Labi, bet jā, tiešām, kas bija galvā? Un man aizvien liekas, ka es tiešām esmu pilna saprāta redzot
dzirdot un visu pārējo un uztverot. Bet tur tiešām es arī atceros, ka kaut kas tur nokrita, tā kā Luīza man izstāsta. Kaut kas nomira. Jā, kaut kas reāli nomira. Kaut kāds bērns iekšējais nomira, kurš mākoni tur vairs vispār neredz. Un man visu dzīvi ir licies, kad bērnībā cits saka, ka tur iedomājas draugus vēl kaut ko. Es neko sev neesmu varējusi iedomāties. Nu, tā kā man tad, kāpēc es šeit pieaugušā vecumā iedomājos, kad vagīna ir mākonis? I don't get it, bet labi. Nē, viņu var pārprast. Tas bet vai tik ļoti? Nē, varbūt arī nē. Es laikam aizmiršos, kā viņi izskatās. Es atgādināšu. Jā. Nu tā, labi, meitenes, paldies. Paldies, ka pastāstījāt. Īsnībā baigās malcīts mēs esam, un man liekas, ka mūsu jaunais setups arī ir. Jā, pastāstiet, kā jums patīk šis. Paldies Nikitam, mūsu mentoram, kurš tiešām mums cilvēkam, tic. kas šim tic. Nē, es arī šim ticu, bet man ļoti patīk, kad viņš spēj. Es nezinu, vai viņš šodien, vai viņš nebūs vīlies. Vai mēs izdarījām. Piedod manu vainu. Bet Una uzņēmās pa vidu sēžot vadību, tad, Es aizsteidzos pa priekšu. Bet tas kārtībā nav. Nav pareizi vai nepareizi. Un vēl es atvainojos, oficiāli es neesmu meloju. Nu, tā kā man nebija melots par to, ka es gribu ar 4. cilvēku, 4. epizodi. Bet mūs pierunāja tomēr. Pamēģināt šo visu jaunajā. Un pameklēt bišķīt savādāk. Šitais ir stāsts par to, ka nevajag teikt. Uz priekšu. Jā, nav ko solīt. Pilnīgi piekrīt. Nav ko solīt. Jo, zin kā, varbūt beigās mēs tikai trietā visu laiku arī runāsim. Un tas fajn arī tā. Arī tā. Jā. Tieši tā. Kura bija tā mūziķiņas dziesma, kāds atcerās? Šitā nebija. Es atvainojos, es kļūdījos. Arī šī nebija. Šitā es to 8 vakarā pilnīgi skaidrā dīdžejo. Jā, meklējam, turpināt. Jā, atradām. Paldies visiem un atā. Vēl es gribēju īstenībā svarīgu lietu pateikt. Šodien ir 1. decembris, jauns mēnesis, rakstam vēlmju lapas. Kā es to varēšu pateikt? Nu jā, bet tu jau, kad ieliksi, kamēr es ielikšu, jau sen būs beidzies, tāpēc es ātri. Es jau būšu atpakaļ no Marokas. Tāpēc ātri uzfilmēšu šādā veidā. 1. decembris. Meitenes, jūs visus dzirdat? Jā, 1. decembris, jauns mēnesis, jāraksta vēlmes tagadnes formā, jo es esmu astroloģijas zinātāja. Entuziasti. Horoskops saka tā darīt. Tātad daram tā. Paldies, ka pastāstījām. 4. epizode kaut kad būs. Rekur notiek filmēšana, rekur es sevi skatos spogulī. Gan jau man besīs montēt, jo es laiku redzēšu, ka es skatos spogulī uz sevi. Pati viņu tur nolika. Choose your hard. Labi, paldies. Čau. Šis bija forši. Labi. Čau. Un tad es apakšu un tur ir krekliņš. Mans mūžīgais krekliņš un tāds apakšsvārciņš, kurš saiet uz augšu, un tad man redzās šitā. Tā nevajag redzēt. Tad, kad jums liekas, ka īstais backstage ir tas, ko mēs redzam kamerā, tad nē, pa īstam īstais ir šīs Luīza, kas smējās par manu nezotēriku, pati skatās. Ko tu skaties, pastāstīji? Ko tu skaties? Horoskopu decembra mēnesi. Tieši tā. Tieši tā. Palas vēl kaut ko pa skaitļiem. Ko saka Febiskai? Tā mēs izklaidējamies. Es arī tāpēc mēs ēdam priekšnieka šokolādi. Paldies, priekšnieki. Kā atļāva. Bye!